Labvakar visiem atkal, prieks redzēt, nu jau tiešām var teikt pavasarī. Es domāju, kāds vēl droši vien mums pievienosies, bet mēs varētu sākt. Un ir tā, ka pirms jau gandrīz 10 gadiem Vaira Vīķa Freiberga teica, ka 16. marts ir piemērs tam, kā demokrātiskās brīvības var tikt izmantotas pret demokrātijas interesēm. Toreiz, protams, prezidents vairāk runāja par to, kā mums nāks uz ārpusi, jeb starptautiski pierādīt to, ka mēs neesam fašistiska valsts. Šodien, vērojot to, kā pēc kārtējā 16. marta pasākuma sāk birt ierosinājumi, kā varētu ierobežot vai drusku apvaldīt iedzīvotāju tiesības pulcēties, nāks secināt, ka šai prezidents domāja parādīsies varbūt viena jauna dimensija. Rosība šobrīd jūtam vismaz 3 virzienos – koriģēt likumu par sapulcēm, gājieniem un piketiem, tāpat arī publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu, kā arī radīt pavisam jaunu brīvības pieminekļu un brāļu kapu likumu. Par to mēs šokar runāsim šeit Adenauer fonda un Politika LV kopīgi rīkotajā domapmaiņā. Mūsu galdu viesi ir iekšlietu ministrijas valsts sekretāri Ilis Petersona Godmane, administratīvās tiesas tiesnese Līga Biksniece Martīnova, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Saeimas aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija pārstāv Jānis Ādamsons, Rīgas domi izpildirektors Juris Radzēvičs. Prieks jūs visus redzēt, es aicinu piedalīties arī visus pārējos un mēģināt atcerēties, ka mēs šokar šeit necentīsimies noskaidrot vēsturiskās patiesības, bet gan savas 21. gadsimta demokrātijas stiprās un vājās puses. Un es gribētu sākt no šīs rosības iegansta. Radzēvičs kungs, varbūt kā tādēļ, ka jūs šķiet esat salīdzinoši maz izteicies, vai varbūt tādēļ, ka tā ir, bet šajās nedēļās kopš 16. marta notikumiem publiskajā telpā nostabilizējies viedoklis, ka, ja jūs būtu gribējis, jūs būtu varējis nepieļaut to, kas notika šogad 16. martā, jau esošās likumdošanas ietvaros, jau tajos ietvaros, ko jums paredz likums par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Jā, labvakar visiem. Tas man šī diskusija par to, ko grib vai negrib, nedaudz atgādina to, ja kāds skatās sporta spēles un saka, kāpēc viņš tā sit, ne tur sit un tā. Un tā kā viņi paši uzliek uz slidām, tad viņš īsti tāpat nemāk izrādās slidot, bet padomus dot vienmēr no malas ir ļoti viegli. Un, ja mēs runājam tomēr par tiesiskiem lēmumiem, tad jāatzīst tomēr tas, ka nav tik svarīgi man šeit tā gribēšana vai drosme, bet svarīgi, lai tie lēmumi būtu tiesiski. Nav šaubu par to. Jā. Un tas, kas varbūt arī atšķir iepriekšējās reizes, arī no šī gada, tad mainījies arī likumdošana. Un, ja mēs agrāk varējām tādu varbūt diezgan brīvi, varbūt neriskējot ne ar ko, atteikt visiem, vai pareizāk sakot, aizliegt. Tad šobrīd jāatgādina, ka mums ir paziņošanas sistēma, un tas vienīgais lēmums var būt aizliegums. Un tā kā likums ir mainīts uz to pusi, ka arī juridiskās personas ir tiesīgas saņemt atlīdzinājumu, un ne tikai atvainošanos, kas arī šogad tika izdarīts, bet arī materiāla kompensācija ir tiesīgas prasīt. Šajā gadījumā eksperimentēt vienkārši ar nodokļu maksātāju naudu, šajā gadījumā diez vai būtu pamats, ir īpaši, ja gadu no gadiem un ne tikai šajā sasaukumā šī aizlieguma tika pieņemta. Un tagad pieņemt atkal aizliegumu. Jā, daudz saka par šiem te drošības struktūru atzinumiem. Jā, mēs neesam līdzvērtīgā situācijā tādēļ, ka tie, kur diskutē par to, viņi nav saistīti ar ierobežotās pieejamības šo te aizliegumu. Es tā kā esmu saistīts un es it kā nevarētu stāstīt, kas ir bijis arī iepriekš. Bet es varu pateikt tikai to, ka būtiski nekas savādāk nav bijis. Un arī iepriekšējās tiesās, es gribētu tomēr atzīmēt, tiek norādīts, ka šie te drošības apsvērumi ir īstenībā domāti ne jau tādēļ, lai aizliegtu pasākumu, bet lai tam pievērst īpašu uzmanību un izmantot visas spēju un kapacitāti, lai nodrošinātu jebkura personas tiesības uz vārdu un pulcēšanos brīvību. Ja mēs runājam par skaņu pastiprinošām ierīcēm, kas it kā ir šīs te provokācijas iemesls, tad mēs runājam par to, ka tas jau ir noticis. Tikai neviens
negribētu atcerēties to, kas ir 5 darba dienas bijis pirms, jo jebkādu aizliegumu var pieņemt 5 darba dienas pirms. Un tad es vēl lasīju ziņās, ka viss ir tik droši un viss ir tik stabils, ka policija pat iesaistīs mazāk spēkus šogad nekā iepriekšējos gados. Bet jautājums jau nav par to, ka jums bija jāaizliedz. Jautājums ir, piemēram, par to, ka likums jums paredz iespēju censties vienoties ar pasākumu rīkotājiem. Jautājums ir, vai jūs, piemēram, centāties vienoties ar apvienību pret nacismu par to, lai varētu iztikt bez tiem skaļruņiem vai kaut kur tālāk nolikt to tribīnu? Redzat, jebkura vienošanās jau beidzās ar represīvu tādiem draudiem, ka aizliegums būtu tad lietot vai nelietot. Pie tām īstenībā, ja tā mēs skatāmies precīzi likumā, tad tādas iespējas aizliegt lietot skaņu pastiprinošās ierīces nav. Bet censties vienoties. Jūs centāties vienoties? Nu, šajā gadījumā es uzskatu, ka mums nav jāpierunā neviens. Un es gribu pateikt arī to, ka viss šīs personas iesaistītās arī ir bijuši valsts policijas iestādēs, un šie jautājumi ir atrunāti. Bet jūs šogad necentāties vienoties, jūs zinājāt, kas būs? Mēs, protams, necentāmies, un es uzskatu, ka mēs šajā gadījumā nevaram arī ne par ko vienoties, jo šeit ir vai nu tiek pieņemts lēmums, vai netiek pieņemts lēmums. Ja? Un šajā gadījumā... Ir arī par labo gribu, varbūt ir runa, es nesaku par jūsu, bet, teiksim, par apvienību pret nacismu, bet no otras puses jūs varējāt arī informēt leģionāru organizācijas par to, kas ir gaidāms, lai viņi ir gatavi un lai viņi zināja, visu zināja. Es to nevaru pateikt, es vismaz nevienu tā, man šķiet neesmu informējis, bet šajā gadījumā, cik es zinu, tad ir bijuši valsts policijā, un šī informācija bija zināma. Ja? Un es vēlreiz gribētu atgādināt, ka šī informācija vienās tikai pēdējā brīdī. Ja nemaldos, ja pasākums notiks sestdien 16. tad, ņemot vērā likumdošanu, viņi paziņoja par to tikai 13. februārī. Un šajā gadījumā es vēlreiz vēršu uzmanību. Likums paredz tikai paziņošanu un nekādus ietekmēšanas mērus, un pat tagad, kur visi ir iesnieguši grozījumus, neviens jau šo jautājumu negrib cilāt par to, vai mēs tad šo te skaņu pastiprinošās un tam līdzīgas ierīces tad likumā dodam tiesības, tieši tās aizliegt, jeb nedodam aizliegt. Jo būtībā es varu pateikt tā, ka mums šobrīd ir, piemēram, arī pieteikts uz 4. jūliju pasākums, 3 cilvēki pieteikuši pasākumu pie nodedzinātās ebreju sinagogas Rīgā, un viņi šie 3 cilvēki piesaka, ka viņi izmanto skaņu pastiprinošās ierīces. Nu, es ceru, ka viņi 3 tā var sarunāties. Mērķis jau nav jau tādēļ, ka viņiem nav dzirdams šiem 3 cilvēkiem, bet viņi jau grib to proponēt, to ideju un tā tālāk uz kaut kurien uz apkārtni. Un likumdevējs paredz tikai paziņošanas sistēmu. Tādēļ šajā gadījumā es gribētu tomēr uzsvērt. Mazgāt rokas nevainībā. Redzat, tad, kad aizliedz vienmēr, ja, tad ir slikti. Tad, kad izrādās, ka neko neaizliedz, izrādās atkal ir slikti. Tādēļ, ka tāpēc mēs šeit esam sapulcējušies, lai mēģinātu noskaidrot, ko tad darīt. Ļoti labi, bet es jums varu pateikt to, ka šajā gadījumā jau visi tie priekšlikumi, kas ir izskanējuši, neviens no tiem jau nerisina šo te situāciju. Mēs ķersimies pie priekšlikumiem pēc maza brīža. Labi? Ka neieklausās, piedošana, bet piketes sapulces gājienu, es gribētu apgalvot, ka 90% notiek Rīgā. Un ja neviens no tiem viedokļiem, ko Rīgas pilsēta manā personā paudus vispār netiek akceptēts... Mēs runāsim par jūsu viedokli. Nē, es gribu teikt, te jau ir tas, kur tad mēs mēģinām, un tādēļ labi, ka ir šī diskusija, varbūt arī šeit mēs varam kaut kādu konstruktīvu graudu atrast. Es gribētu tagad tomēr arī drusku pievērsties Godmanas kundzei, jo vienlīdz nopietni izskanēja arī tie argumenti par to, ka ministrijas un policijas vadība, kas visu to vēroja no mikroautobusa, nebija īsti uzdevuma augstumos, jo brīdī, kad kļuva skaidrs, ka vienu radītais troksnis traucē otram pasākumam, būtu bijis likumīgi atvienotiem skaļruņiem strāvu, ņemot vērā to, ka sapulču likums prasa ne tikai nodrošināt pulcēšanās iespējas, bet arī gādāt, lai pulcēšanās netiktu traucēta. Godmanas kundze, kā jūs... Jūs man tagad jautājat, vai mums vajadzēja iet nopilnot strāvu? Jā, tas ir tieši tas, ko es jums jautāju. Es tieši domāju, ka kā jau mums tomēr jāmeklē cēlonis, kā šādu te pasākumu rodās. Radzevičs kungs ļoti skaidri izstāstīja, ka viss ir atļauts, nav iespēja neko aizliegt. Tātad viņi visu ir atļāvuši, skaidri arī atļāvuši lietot šīs te skaņu pastiprinošās ierīces un arī likumdošana.
vēlreiz pārskatot to, neparedz noteikti nekādus drošuma līmeņus. Gadījumā, ja tas netraucē naktsmieru un tā tālāk, bet dienas laikā šādu ierobežojumu nav. Attiecīgi, policijai kā primārais uzdevums noteikti nebija tagad iet un samazināt skaņu vai izraut vadus ierīcēm vai tā tālāk. Tas, ko es teicu arī īsi pēc pasākuma, droši vien, ka policija tajā brīdī varēja reaģēt, mēģinot vērsties pie šiem te pasākumu organizētājiem no tās puses, kur šīs ierīces izmantoja, jo katrai no tiem ir savi, tā saucamie drošības virsnieki vai kā savādāk mēs viņus varam saukt un lūgt samazināt skaņu konkrētajā vietā, redzot, ka tas, teiksim, traucē otras puses šo te gājienu. Bet no likuma viedokļa, es domāju, tur problēma tādā veidā nebija, un policija rīkojās atbilstoši likumam. Ja leģionāru pusē, piemēram, būtu iešāvies prātā nevis sākt grūstīties ar policistiem, bet sākt dziedāt, piemēram, Latvijas himnu, kuras laikā, kā zināms, jānodrošina svinīgi apstākļi un par necieņas izrādīšanu jāsauc pie atbildības, tad jūs būtu rīkojušies? Ja viss leģionāru gājiens būtu sācis dziedāt himnu vienkārši? Es nezinu, kāpēc mēs mēģinam šobrīd izmodelēt situāciju, kāda būtu, ja būtu tā vietā, lai mēs mēģinātu varbūt domāt un šajā diskusijā varbūt runāt par to, lai nepieļautu šādu situāciju. Tādēļ es domāju, ka ir nepamatot spekulēt ar jautājumiem, kā būtu, ja tagad masveidā 1000 cilvēku pēkšņi sāks kaut ko darīt. Es parasti rīkojos iziet no tām situācijām, kas notiek dzīvē. Iesaistīsim pārējos dalībniekus. Tieslietu ministrs Ādamsona kungs, kurš šobrīd pārstāv Saskaņas centru, bet tālajā 95. gadā bija iekšlietu ministrs no Latvijas ceļa, šobrīd pārstāv arī Saeimas komisija. Biksnieces kundze ilgus gadus strādājusi pie tiesības sarga, no tiesnese. Bordāna kungs, protams, tieslietu ministrs. Vai kā jūs vērtējat šī 16. marta notikums? Kā kaut ko neizbēgamu, kā mēs te dzirdējām no esošās likumdošanas ietvara un tiesu prakses raugoties, vai arī tomēr kā tādu politisku interešu kaut kādā ziņā noteiktu notikumu gaitu? Varbūt es saku, jā. Pirmkārt, es gribēju teikt, ka demokrātiskā valstī vienmēr notiks, un te ir jānodrošina, valstī ir jānodrošina pulcēšanās brīvība, doma izpausmes brīvība, vārda brīvība un arī sirdsapziņas brīvība. Un šī brīvība ir jānodrošina arī tiem Latvijas pilsoņiem, kuri tika ierauti Otrajā pasaules karā. Vienalga, faktiski, jebkurā gadījumā tas bija pret viņu gribu, kad divas slepkavnieciski režīmi uzsāka karu. Tad tie ir tie cilvēki, kas gāja, Radzevičs kungs, un kuru dziesmas mēs ar jums studiju laikos dziedājām, leģionāru dziesmas, kopīgi studējot, un ko jūs esat acīm redzot aizmirsis, tad viņi gāja atceroties dažādas lietas, vienkārši mūsu tautai svarīgas un traģiskas lietas, un vienalga kā to lai izskata. Un tas ir jānodrošina valstī, lai viņi to arī varētu izdarīt. Bet vai valstī bija tiesības kaut ko darīt? Mēs tikko dzirdējām, ka īsti neko. Nē, tas, ko mēs dzirdējām, bija viena advokāta runa tiesas zālē, kad viņu apsūdz neizdarībā, neizlēmībā un savu pienākumu nepildīšanā. Radzevičs kungs ir Rīgas Latvijas galvaspilsētas izpilddirektors. Viņš ir bijis politiķis ļoti ilgi, un viņam šīs lietas bija jāzina. Viņš šobrīd runā brīžiem aizsadzoties ar tiesiskuma un dažādiem likuma pantiem, aizsadzoties ar tiesu praksi, kura, starp citu, ir arī mainām un nevienmēr ir pareiza. Bet viņi diezgan viennozīmīgi pēdējo laiku. Kāpēc viņam bija jāpieļauj noteikti politiska spēka interesēs konfrontācija. Bet vai viņš drīkstēja nepieļaut no likuma viedokļa, vai tiesā tas viss netiktu atkal? Tiesības, ne tikai tiesības, bet arī iespējas to nepieļaut. Likums par sapulčēcēm un pulcēšanos un piketiem nosaka, ka pēc pieteikuma saņemšanai pašvaldībai ir jāpārliecinās par daudzām lietām, un tā skaitā, ka pasākums netraucēs citas publiskas pasākumus. Un arī šis ir tāds, ka visi zina, ka 16. martā Daugavas vanagi vai cita organizācija iet šajā gājienā. Viņi vispirms iet uz baznīcu, starp citu.
Un viņi tur gan lūdz Dievu, gan viņi saņem Dievu vārdus, un pēc tam viņi iet uz sev svētu vietu savā galvaspilsētā. Un vai tiešām ne policijai, ne Rīgas domei, domas izpildirektoram nekad neienāk prātā, ka šie cilvēki to dara ar tīru sirdi, un ka viņiem nav jāpārliecina, ka viņi nav nacisti, fašisti un tam līdzīgi. Bet tā konstruktīvā jēga ir, ka viņiem bija pilnīgas likumīgas iespējas nepieļaut kaut vai to pašu skaļruņu lietošanu. Manā ieskatā bija pieļaujams šajā gadījumā aizliegt konfrontējošus pasākumus, ko rīko citas organizācijas. Manā uztverē šīs organizācijas ir ļoti naidu kurinošas. Bet jūs tagad zināt visu tos Satversmes tiesas un senāta spriedumus par to, ka tu nevar aizliegt, ka tas ir pamats tam, ka divi pretēji viedokļi sadarbā. Tas nav pamats, ka ir jārīko cilvēku cieņu pazemojoši pasākumi, kā tas bija sarīkots. Nav tā pieminēšana, ka tad jau ir jāaizliedz, tā ir demagoģija. Nevajag aizliegt Daugavas vanagu rīkotas gājienus viņiem svētā brīdī un pie Latvijas svētām vietām. Nevajag aizliegt. Tāpat kā netiek aizliegts 9. maijs, un uz turieni Daugavas vanaga neiet, uz turieni neiet huligāni, kuri traucē to pasākumu. Kāpēc šajā gadījumā tas notiek? Un es domāju, ka arī policijai nebija jānoraugās vienaldzīgi uz šo skatu, kas notiek. Nebija, kas notika? Notika tas, ka aizturēja latviešu studentus, kuri arī mierīgi stāvēja šajā gājienā, vai aizturēja, vai palūdza viņus kaut kādā veidā tur pārbaudīt viņu personas, jo tādējādi dodot zīmi, kas ir tas, kur ir jāuzmana, bet ne pirksts netika piedurts, lai apklusinātu šo bezjēdzīgo troksni, kas tur tika atskaņots, lai apturētu tos cilvēkus, kurus es uzskatu, ka tas bija huligānisms no otras puses, un tas nebija pieņemams veids, kādā izpaust savas domas no tās konfrontējošās puses. Viena lieta ir, ko jūs uzskatāt, otra lieta ir, ko saka tiesa, un ilgus gadus jau saka diezgan vienu un to pašu. Biksnētas kundze, es beigšu ļoti īsi, bet tiesa ir teikusi ilgus gadus, ka nedrīkst aizliegt šo Daugavas vanagu vai kādu no leģionāru organizāciju te rīko, vai arī tā varbūt visu Latviju kādu brīdi bija, ka nedrīkst aizliegt šo gājienu. To tiesa ir pateikusi. Tiesa nav teikusi, ka drīkst atļaut šo gājienu, un valstī ir jānodrošina viņu sirdsapziņas un viņu tiesība. Tas, ka viņi aizliedz citus, tāpat nevienreiz nav bijis izmēģināts. Ir bijuši izmēģināti vienmēr saskaņas centra vadītāji Rīgas domē, vienmēr bija paņēmiens tāds, mēs visu aizliegsim, jo ar to viņi panāk to šo mērķi, iznīcināt, Latvijas kaut kādu latviešu tiesības izpaust savas sirdsapziņas, savas lietas, un tur jau neiet visi, bet tur iet noteikti cilvēki, kas to vēlas darīt. Es šajā sakarībā tikai nocitēšu vienu spriedumu no augstākās tiesas senāta 10. gada spriedumu. Vienas sabiedrības grupas iebildumu pret citas sabiedrības grupas uzskatiem un agresīvu pretpasākumu iespējamu rīkošana nedrīkst būt par vienīgo pamatu šīs citas grupas pulcēšanās brīvības ierobežojumiem. Šādu iemeslu pulcēšanās brīvības liekšanai tiesību normas neparedz. Mēs vienmēr pirmkārt varam diskutēt par to, vai tieši šis fakts ir bijis šajā gadījumā. Otrkārt par to, ka visas tiesas, katras gadījumā tiesa pieņēmusi kaut kādu lēmumu, ka tas obligāti ir jāievēro jebkurā brīdī un ka šāda tiesu prakse nevar mainīties, bet tur ir teikts, ka šajā cita starpā jūs citētajā, ka tas nevar kalpot kā vienīgais pamats, bet ja šajā gadījumā ir prevalē un vienmēr cilvēktiesību ievērošanu, cilvēktiesības var ierobežot noteiktos apstākļos, to pasaka konvencijas, ja šajā gadījumā prevalē sabiedrības intereses un sabiedriskā drošība. Daudzus gadus pēc kārtas šis netiek ņemts vērā, un šajā gadījumā būtu bijis pilnīgi mierīgi, ja vai tā būtu drošības iestādes, iekšlietu ministrija vai Rīgas izpildu komiteja, kura pateiktu, ka ir iespējams vieniem atļaut, kuri regulāri un šajā noteiktā dienā iet, un citiem, kas to mēģina traucē, aizliegt, un noteikti, ka tas šajā gadījumā sabiedrības intereses prevalē. Cik es atceros, tad šāds mēģinājums nav nekad noticis, un to tiesa nav analizējusi. Paldies, Martīnos kundze, jums vārds. Kā jūs vērtējat dzirdēto no
ja jūs iedomājaties, ka jūs būtu tiesa? Jā, un es tiešām vairāk šo juridisko pusi, jo, protams, 16. marta pasākumi vienmēr ir saistīti arī ar šo emocionālo pusi un šo vēsturisko izpratni, ko es varbūt tiešām šoreiz negribētu, bet, ja mēs skatāmies tā, tie ir juridiski, tad jāsaka, ļoti daudzus gadus tiesa ir vērtējusi tieši šai 16. marta kontekstā aizliegtos pasākumus vai ierobežojumus, un jāsaka, šie spriedumi ir diezgan tieši attiecinājums konkrēto situāciju, tie pat nav kaut kādi varbūt, teiksim, Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi, kas attiecas uz citiem faktiskiem apstākļiem vai tā, un jāsaka, tiešām administratīvās tiesas prakse ir bijusi ļoti konsekventa, un tātad ir šiem ierobežojumiem vai aizliegumiem prasīta tāda ļoti augsta latiņa, un ja tie ir drošības apsvērumi, tad tiek tiešām prasīts pierādīt reāli, kāds tas apdraudējums bija, un arī tiesa vienmēr ir vērtējusi, vai bija policijas spēkos apdraudējumu novērst. Un tātad, konstatējot, ka policija varēja to novērst, tad arī ir tātad lēmumi atcelti. Tas jau varbūt tālākā pagātnē, kad varbūt vairāk vērtēja šos, teiksim, pasākumu saturu, teiksim, kurš būtu jāatļauj, tad, manuprāt, tas jau ir tāds tiesa praksē tāds mazliet noiets etaps, jo pēdējos gadus tiešām vairāk tiek vērtēts šie objektīvie kritēriji, un tiešām tiek prasīts, ja iestāde kaut kā aizliedz, tiešām pierādīt šo reālu apdraudējumu, galvenais, ka nebija spēkos to novērst. Un otrs, jāsaka, arī tieši par šiem konfrontējošiem pasākumiem šie tiesas spriedumi runā, un jāsaka, tās tiesības uz pretdemonstrāciju ir viena no pulcēšanās brīvībām, ko arī uzsver gan Eiropas cilvēktiesību tiesa, gan arī Latvijā tiesas praksē, un jāsaka, ka šīs tiesības ir personām tieši tai pašā laikā vairāk vai mazāk, un šajā pašā vietā, ka šīs tiesības uz pretdemonstrāciju nevar būt pēc mēneša vai šādi. Protams, vienmēr ir jautājums par šīm robežām, kā atbildīgās iestādes to menedžē un nosaka, un arī likums paredz, ka iestāde kopā ar organizatoru var tātad izvērtēt nepieciešamās pasākumu norises vietā, laikā, veidā, un jāsaka, šī, piemēram, apskaņošana, manuprāt, būtu šis varbūt, kas ir tas, varētu attiecināt šo sapulces veidu, kad, turbūt arī par šo varētu būt diskusija, un tiešām arī vērtējot, vai būs tāda šī drošība pasākumos. Un par to vietu, laiku, arī cik teiksim, izriet no starptautiskajiem tādām, principiem pulcēšanās brīvībā, un tas nenozīmē, ka gluži tai pašā vietā, tai pašā laikā varbūt, ka tiešām tikai policistu ķermeņš šķir šo demonstrāciju vienu no otra, bet tie kritēriji, kas tiek prasīti, tādā vismaz redzamības un dzirdamības zonā, tam ir jābūt tāds, varbūt tiešām nav pamata noteikt šos pasākumus burtiski vienā brīdī. Bet tas ir tāds labās gribas vienošanās jautājums esošās likumdošanas ietvaros ar rīkotājiem. Ādamson kungs, vēl veiksim ievadu ar jūsu īsu tādu novērtējumu. Tas, kas notika, tas ir likumsakarīgi un neizbēgami vai varēja notikt citādāk? Cik tālu tas atkarīgs no politiķiem un amatpersonām? Tas ir likumsakarīgi un neizbēgami, un tāds turpināsies no gadu uz gadu. Man par to personīgi absolūti šaubu nav. Neliels komentārs. Šodien es ar izbrīnu uzzināju, ka mums eksistē leģionāru dziesmas. Es vienmēr uzskatīju, ka tas ir Latvijas dziesmas, Bornānkungs. Un arī bērnībā mēs visi labprāt viņas dziedājām. Es nezinu, kad viņas pārkļūši tādā. Bet jūs vēl atceraties kādu? Jā, noteikti. Bet runājot, kas man nepatika 16. martā, to, ka tādu pasākumu viena grupa rīko neatkarīgi, vai tas ir 16. marts, vai tas ir Praids, vai vēl kāda cita pasākuma. Tie pasākumi ir iecerēti, pretpasākumi tiek rīkot, lai parādītu savu nostāju, un tas ir neizbēgami. Bet šeit es vairāk gribētu runāt par politiķu un likumdevēju atbildību, vai pareizāk sakot, bezatbildību.
Un tad arī mazliet atgriezīsimies vēsturē, kāds viss sākās. 90. gadu beigās Nacionālās drošības padomes sēdē, toreiz es biju aizsardzības iekšēju komisijas vadītājs, pacēlās jautājums, ka Tēvzem brīvībai ir iesniegus priekšlikumu grozīt likumu un 16. martu noteikti kā piemiņas dienu, kā atceras dienas apmēram. Nu, šito visu garo vēsturu mēs, es domāju, diezgan labi atceramies. Ir tai vēsturē ļoti dziļas saknes. Toreiz bija atsevišķiem politiķiem pietiekoši zemes reitings, un lai šo te reitingu pacēl, nolēma, ka tā būs svētku diena. Atzīmējumā diena. Iebildumi, pie kāds viss var novest, ne pie kā nenoved. Kad es iebildu un arī teicu, jūs ziniet, labi, austrumu kaut ko pateiks pietiekoši asi, bet ko teiks rietumi. Tad tika dots rīkojums toreizējiem ārlietu ministram Indulim Bērziņam. Jūs ziniet, jums 2 mēnešu laikā jāveic izskaidrošanas darbs vēstniecībās. Jāskaidro pasaulē mūsu sarežģītā vēsture. Nu, šo to mēs esam panākuši, bet jūs gribat pateikt... Tad valsts prezidents, augstākās valsts amatpersonas drošā solī gāja pie brīvības pieminekļa, kad saņēma diezgan asu kritiku no rietumiem. Atcēla, ja? Un beidzās ar to, ka tā lādīte bija atvērta. Ja? Igauni šai ziņā man vairāk patīk, viņi ir vairāk pragmātiski. Viņiem ir analoģiska situācija, bet viņiem ar likumu ir noteikti ļoti elementāri. Ko var un ko nevar. Pie mums tas nav. Attiecīgajā dienā, kad viņiem ir leģionāra piemiņas diena, ir dievkalpoņas, pēc tam visi brauc uz kapiem pieminēt kritušos savus biedrus. Tas ir ļoti labi un pareizi. Jau vairāk kā 10 gadus mēs nevaram pieņemt likumu par galvaspilsētu. Mēs nevaram pieņemt likumu par to, kāds pasākums var veikt vai nevar veikt Rīgas vēsturiskajā centrā. Mēs varam kritizēt izpildvaru, policiju, Rīgas domu, ja? Tikai no tā jau nekas nemainās. Nu jā, nu, bet tāpēc, teiksim, arī jūs esat parlamentā un jūs ļoti labi esat varbūt pat iesācis to sarunas nākamo daļu, kur mēs varētu parunāt par tiem likumdošanas ierosinājumiem, kas te ir izskanējuši. Un pirmais ir par likumiem, sapulcēm, gājieniem un piketiem. Autori ir iekšlietu ministrija, un šie grozījumi pēc 16. marta tagad beidzot atkal sākuši kaut kur kustēties pa ministru kabineta gaņģiem, kur viņi diezgan ilgi bija pavadījuši. Un šie grozījumi paredz pašvaldības iespējas noteikt pasākumu ierobežojumus arī tad, ja nevar vienoties ar organizatoriem un policijas pienākumu dodot savu atzinumu, ieteikt arī vēlamo rīcību. Tā ir, Godmanis kundze. Jā, tā ir, un es tiešām gribētu teikt, ka mēs to iekšlietu ministrs Kozlovskis, tā kā viņš pirmo reizi savu 16. martu pieredzēja pagājušajā gadā, mēs šos te grozījumus, lai vēl precizētu, jo es godīgi teikšu, es absolūti negribu piekrist situācijai, ka šobrīd tas nav iespējams. Noteikti šīs te izmaiņas konkrētajā pasākuma norises laikā un vietā, kā jau arī kolēģi patiesībā minēja, ir 15. pants, kurš skaidri un gaiši pasaka, ka pašvaldībai, ņemot vērā policijas un citu kompetentu valsts iestāžu institūciju atzinumu par apdraudējumiem, ir iespēja noteikti nepieciešamās izmaiņas pasākumu norises vietā, laikā un veidā. Tas, ko... Ja, bet tas vārds jau slēpjas iespējā. Jā, bet tātad tas ir, ja ir nepieciešamība šāda iespēja. Ja ir vēlēšanās. Ja ir vēlēšanās, protams. Un jautājums šeit nav tiešām par šo te aizliekšanu vai neaizliekšanu. Tas, ko īsi pēc pagājušā gada šīs 16. marta iekšlietu ministrija jau jūnijā iesniedz vēl precizējošākus, vēl konkretizējošākus grozījumus, bet principā šo te pašu 15. pantu padarot vēl konkrētāku. Bet tā panta tonis joprojām ir tāds, ka ir iespēja. Ne, ir situācija, kā jau, man liekas, šajā pirmajā daļā mēs runājām. Tās ir pamatbrīvības. Pamatbrīvības ir gan paust savu viedokli, gan paust to konfrontējošā veidā. Es pat gribētu teikt, cilvēktiesību tiesas spriedumu aicina uz šo te konfrontējošo veidu nodrošināšanu. Un galvenais ir policijai tātad spēt fiziski nodrošināt, lai nebūtu šīs te fiziskās varmācības un fizisko kontaktu, bet ka cilvēkiem ir jāvar paust
nevis 3 km attālumā šie te konfrontējošo viedokļi, bet pietiekami tuvu. Tā kā mēs noteikti nevaram runāt par to, ka būs aizliegt vai atļaut, jo to, es domāju, bet šie precizējumi varētu, piemēram, palīdzēt Radzeviča kungam iet tiesā un cīnīties par savu taisnību. Ja Radzeviča kungs, jūs būtu aizliedzis, piemēram, ja pateicis, ka nedrīkst tik skaļu to skaņu griezt, ja šādi grozījumi būtu spēkā, kas paredz jums tiesības to ierobežojumu noteikt, pat tad, ja jūs nevarat vienoties ar rīkotājiem. Būtu to darījis? Nē, nu redzat, ja mēs atgriežamies, es vēlreiz atgādināšu, ka tomēr jebkurš ierobežojums, tas ir aizliegums uz kaut kādu konkrētu rīcību. Nu, vai izmantot to, vai atrasties tur, vai atrasties tajā laikā. Ja? Tad šī drusku manipulācija ierobežojuma aizlieguma pēc savas būtības aizliegts personai tajā laikā un tajā vietā tādā veidā demonstrēties. Tādēļ tie iedzieni ir tāpatīgi ierobežojums un aizliegums. Un vēlreiz, pieteikums 5 darbdienas iepriekš. Jebkurš aizliegums ir 5 darbdienas iepriekš izskatāms. Es vēlreiz atgādinu, šajā situācijā šis paziņojums par skaņu pastiprinošu ierīču izmantošanu tika iesniegts tātad 2 darba dienas pirms. Bet pagad, tas tā jau bija drošības policijas vēstulē uzrakstīts, ka tiks lietots. Bet saprotat, tas, ko drošības policija operatīvā ceļā uzzina, atšķirās no tā, kas ir oficiāls dokuments. Bet viņi jums ziņoja, ka tā būs, jūs varat prasīt, viņiem būs vai nebūs. Vai vienojamies par kaut ko? Parādiet likumā, kur es varu, tātad drošības policija, pirmkārt sāksim ar to, nav man pakļaut, ja, viņi var rakstīt, ko viņi grib. Ja, Skaidrs, jā. Un man jau jāvadās no tā, ko pats organizators ir pieteicis, nevis saukt viņu uz tepiķi un teikt, zināt, man drošības policija nostučīja, ka jūs izrādās izmantosiet tā. Vai jūs nevēlaties iesniegt paziņojumu par skaņu pastiprinošu ierīču izmantošanu, lai es jums varētu viņus ierobežot? Tas taču ir absurdi. Un tādēļ mūsu piedāvājums jau bija arī par to, ka jānoprecizē arī šī termiņu lieta, ja, jo tās 5 darbdienas jau kāpēc ir ierakstīts likumā, ne jau savu prieku pēc, bet tādēļ, lai šīs personas, kur tiesības ir aizskarts ar šo te aizliegumu, varētu paspēt pārsūdzēt. Kā tas ir procesā noteikts, ka tiesai pātrinātā kārtībā nemaldos 3 darbdienu laikā jāizskat. Tādēļ jau ir šīs te 5 darbdienas. Un tagad nav sinhronizācijas starp, un es to arī teicu, nav sinhronizācijas starp tām šo paziņošanu un šīm 5 darbdienām. Ja? Un vēl vairāk es gribētu atgādināt to, ka personas ir tiesīgs, ja viņas uzzina, piemēram, par pasākumu. Ļoti īsā periodā, piemēram, ministru kabineta vai komitejas darba kārtības tiek apstiprināts un izziņots piekdien. Tātad nekādā gadījumā nevar vispārējo termiņu ievērot. Persona var svētdien 24 stundas pirms, tātad 10. sākās komitejas sēde, viņi var 9. klauvēt pie pašvaldības durvīm, kuras būs ciet, protams, jo ir svētdien, un prasīt, lai pieņem viņu pieteikumu. Kur lai viņi iesniedz šo pieteikumu, un ar visām skaņu pastiprinošām un nepastiprinošām ierīcēm. Par to jau mēs arī runājam. Vienādi sakot, jūs sakat, ka tas, ko ierosina iekšlietu ministrija, neko nemainīs. Tas, ko ierosina iekšlietu ministrija, sadalīt 2 pāntus, mākslīgi uzģenerējot 3. pāntu, jo tas, ko saka ministrija, patiesībā jau likumā ir ierakstīts. Dosim iespēju ministrijai. Mēs jau esam par to vairākas reizes diskutējuši, bet, piemēram, nekādas atbildes, piemēram, ja mēs esam sastapušies ar šo te situāciju ar skaņu pastiprinošām ierīcēm. Kas šajā situācijā ir mainījies šajā pantā par paziņošanas kārtību? Tad vajadzēja rakstīt, saskaņot. Bet šādi piedāvājumi jau nav. Ir vienkārši joprojām ir paziņot. Pie tām paziņot jau var arī stundu pirms pasākumu. Nav jau pateicis, ka šīm organizatoriem ir jāpaziņo noteiktā laika perioda pirms notikuma. Viņi var arī 1 stundu pirms. Jūs izpētījis visas veidus, kā... Zināt, kāpēc es ir izpētījis? Tādēļ, ka 2005. un 2006. gadā man bija tas gods arī strādāt iekšlietu ministrijā. Un tad, kad toreiz Satversmes tiesa pateica, ka likums neatbilst satversmei, tieši tā. Tad man bija tā iespēja kopā ar iekšlietu ministrijas kolēģiem, jo es toreiz biju ministra padomnieks, strādāt pie šiem te grozījumiem, kur pamatbūtība ir tieši tas, ka mums nav atļauju sistēma. Mums nav atļauju sistēma. Jā, to mēs zinām. Tieši tā.
Tādēļ es, diemžēl, vai par laimi, ar šīm normām es sen zināms, un tādēļ tas man ir. Un kāpēc tad, ja es to visu zinu, kāpēc tad neieklausās Radzevičs tos, ko es saku? kungs apšauba jūsu iesniegto grozījumu, jeb kādu jēgu. Es jau arī teicu, man liekas, pat teicu sākumā, mēs vēlreiz mēģinām vēl precizēt to, kas viņiem šobrīd jau ir atļauts. Un te es gribētu teikt divas lietas. Varbūt, nav jau jēga strīdēties par to, vai pašvaldība dara labi, grib darīt vai negrib, bet skaidrs ir viens, ja Radzevičs kungs saka, ka viņš negrib saukt nevienu un nav viņam tāds pienākums, protams, pienākums nav pašvaldība kopīgi ar organizatoru izskata, kādas izmaiņas nepieciešams pasākumu norises vietā un laikā. Var to arī nedarīt. Teiksim, valsts policijai, zinot, ka tā situācija būs konfrontējoša, nebija problēma. Viņi apsauca gan vienu, gan otru, gan trešo pusi. Ar visiem sēdēja un runāja. Un, ja jūs uzdevāt sākumā jautājumu par to, vai zināja visi, ka būs skaņu pastiprinošas ierīces, visi zināja. Pilnīgi visas puses zināja, ka būs skaņu pastiprinošas ierīces. Un arī to, ka jūs neko nedarīsiet. Tam nav nozīmes, ko mēs darīsim. Mēs rīkojamies likuma jautājums, ko viņi zināja. Jums vajadzētu varbūt kaut kā nošķirt situāciju, ka likumdevējs nosaka normas, kas ir jāizpild izpildvarai. Valsts policija ir izpildu institūcija, viņi rīkojas likuma ietvaros. Likums, kā zināms, mēs esam ļoti talantīgi interpretēt, tā kā mums tajā brīdī tas ir... Ir jāsaprot, es domāju, šeit arī šodien izskanēja daudz un pietiekami stingri, ne tikai ar Latvijas tiesību normām, bet arī ar Eiropas tiesību normām. Fakts, ka principā šīs pulcēšanās un viedokļu paušanas brīvības tiek interpretētas tik plaši, cik vien ir iespējams. Policijas galvenais uzdevums ir nepieļaut fizisku konfrontāciju un fizisku kaut kādu cilvēku, pretnostatīšanu vienam pret otru, un lai nenotiktu nekādas asins izliešanas. Tas ir pats galvenais princips, kas ir jāievēro policijai. Tāpat laikā ir zināms, ka šie grozījumi virzās tālāk savu ceļu iet, neskatoties uz to, ka Rīgas doma nepiekrīt īsti. Rīgas doma vispār saka, mēs gribam tikt no šīs pienākuma vaļā. Tas viss atļauju došana ir jādod policijai. Vēlreiz es gribētu atgriezties. Tas, kas tiek visu laiku atkārtots, nav nekādu atļauju. Labi, pieteikumu pieņemšana jānodod policijai. Tieši tā, jo šobrīd mēs darbojamies īstenībā. Bet jūs sakat, mums nevajag policiju, ņemiet, dariet. Redzat, drusku jāapgriež tā situācija nedaudz savādāk. Mēs šobrīd strādājam kā pusvadītājs. Mēs saņemam pieteikumu, jebkuras personas pieteikumu, un īstenībā pēc vēl viena senāta sprieduma mēs pat īstenībā jāsaka atklāt, neskatāmies, vai pieteikums ir iesniegts termiņā vai nē. Jo arī tiesa ir pateikusi to, tā ir jūsu problēma. Tā ir jūsu problēma, ja nav iesniegts termiņā, bet tādēļ nedrīkst neko atstāt bez izskatīšanas šo pieteikumu. Ja? Un tas, ko es jums izstāstīju, to situāciju, piemēram, svētdien persona grib iesniegt pieteikumu, kur lai viņi iesniedz, jo pašvaldības svētdien nestrādā. Tātad iznāk, ka viņas konstitucionāli sestdien, mums tagad sestdien strādā apmeklētāju pieņemšanas. Bet principā šai personai jau tiesības ir neatkarīgi no pašvaldības darba laika. Labi, mēs saņemsim elektronisku, un ko mēs izdarīsim? Neko. Tādēļ tas mūsu priekšlikums bija vispār atteikties no aizliegumiem kā tādiem, bet iesniedz pieteikumu teritoriālā policijas struktūra vienībā, un tas, kas mans būtu darbs, mans darbs būtu īstenībā nodrošināt šo pulcēšanos brīvību. Ja vajag kāds, piemēram, grib pie ministra kabineta piketēt, mans darbs ir apturēt tur kustību, izdot rīkojumu, nodrošināt, lai transports brauc savādāk un tā tālāk. Tas būtu tas mans darbs. Bet tas virziens ir otrādāks, ka viss aiziet pie policijas un policija pasaka mums no jums vajag to. Tieši tā. Un tā arī šobrīd arī reāli notiek. Barjeras vajag, lai policija varētu strādāt veiksmīgi. Pašvaldība tās piegādā. Vajag policists atvest uz notikumu vietu ar autobusiem. Tad to arī izdarīja pašvaldība. Vajadzēja izdot rīkojumu, ka nodrošināt to. Izdevām to rīkojumu. Ja? Tādēļ drusku jāapskatās otrādi. Mēs runājam par to, un mēs ļoti gribam iejaukties saturā, pasākums saturā. Mums visu laiku gribas kārdinājums, bet neviens jau scenāriju neiesniedz. To jau vajag saprast. Un būtu jocīgi, ja izpilddirektors izsidātu tagad scenāriju. Šitas atbilst, šitas neatbilst. Tad, kad mums iesniedz, piemēram, pieteikumu, ja nemaldos, 2 gadu atpakaļ, sakarā ar jūlija datumos, sakarā ar Vācu karaspēku ienākšanu Rīgā. Kā tagad rīkoties?
Nu, ko? Man tagad vērtēt? Bet tad paliekam pie tā, ka pašvaldības viedoklis ir tāds, ka jūs gribētu sevi izņemt no šī svarīgi ir uzlabot. Tas, ko mēs teicām, pirmkārt ir jāatrisina jautājums par termiņiem. Un kāda ir konkrēta rīcība? Tad, kas notiek tad un tad? Jā, un viens no mūsu piedāvājumiem, lai novienkāršot šo te birokrātisko sistēmu, ka mēs pārsūtām viens otram papīrīšus, uzreiz iesniedz teritoriālu policijas struktūru, un mēs tad kopā, un mans pienākums nodrošināt, lai pilsētā tur tā kustība tiktu apturēt, vai kas tur izdarīts, ja, un visu. Martīnos kundze ir jo komentārs. Man jau arī policija īstenībā, ja tā godīgi sakot, nevalsts policija man nav pakļauta īstenībā. Viņi var ņemt pa pilnu, var neņemt pa pilnu. Ja? Un tad, un jūs ļoti pareizi minējāt to spriedumu. Tas spriedums, ja nemaldos, bija pieņems 2001. Tad tika pārskatīts 2009. gada lēmums, kad Rīgas pašvaldība aizliedz visu. Birka kunga valdīšanas laikā aizliedz visu visiem. Ja? Tā Kā rezultātā pirmās instances tiesa teica, jā, ir ok, pašvaldības lēmums, senāts atcēla, norādot uz šīm te lietām. Ja? Tādēļ nav jau tas, ka šis ir pašreizējs izdoma. Un tas, ko mēs runājam tomēr par spriedumiem, ja? Tad jāatgādina, ka pagājušā gadā ne jau tikai Daugavas Vanaga Latvijā iesniedz šo te sūdzību, bet arī šie te antifašisti. Un pasākums ir principā pēc schēmas izvietojuma identisks pagājušā gadam. Un tādēļ tā tiesiskā situācija ir pilnīgi identiska šis gads pret pagājušo gadu. Tādēļ, pilsētā runā, ka pagājušā gada policija esot pamanījusies tā nemanām neutralizēt to skaņas kabeli kaut kādā veidā. Es varu pateikt, ne diez vai tā tur tas viss atkal ir baumu līmenī, ja? Jo varētu to stāstīt un arī no 2005. gada man šķiet, ja? Bet stāsts jau ir par to, ka vienkārši ir jārīkojas uz vietas. Ja? Labi, dosim vārdu Martīnos kundzei, lūdzu. Es mazliet pie tā iepriekšējā runāju par to 15. pantu. Es negribētu piekrist, ka šobrīd pašvaldībai nav nekādu iespēju un līdzekļu, jo, teiksim, runājot par šo pašvaldību, var tātad ar organizatoru izskatīt par šo vietu, laiku un veidu un tā tālāk. Būtībā tiesa vērtējot tos aizliegumus jau bieži atcēla tieši ar argumentāciju, ka tātad netika izskatīti šie mazāk saudzējošie ierobežojumi, bet tātad uzreiz pats radikālākais aizliegums. Un ka būtībā tā tiesa tādējādi uzsver, ka šie mazāk tādi vairāk saudzējošie ierobežojumi var būt atbilstoši, un to samērību ir vieglāk pierādīt. Un nevajag uztvert, ka tie tiks vērtēt uzreiz kā aizliegums, ka, piemēram, doma piedāvās mazliet citu vietu vai mazliet citu laiku, ka tas uzreiz tiks vērtēts kā aizliegums. Un tā, ka drīzāk tie būs tādi saudzējošāki līdzekļi, kas tātad neaizliedz to pašu tiesību, bet pasākumu. Bet ja mēs tomēr turpinam, tad šitienī pašā virzienā tas, ko Radzevičs kungs saka, policija ņemiet uz sevi. To, ka cilvēks nāk ar pieteikumu pie jums, jo jūs tāpat vērtējat riskus, jūs iesakat vēlamo risinājumu, jūs nodrošinat kārtību un drošību, tad priekš kam tur tā pašvaldība, pie tam, ja viņi nevēlas neko sarunāt ne ar vienu, kā redzams? Nē, es vienkārši mūsu patiesībā līdzīgi bija, es domāju, mūsu atzinums bija ļoti līdzīgs arī Tieslietu ministrijas atzinumam, jo, teiksim, mums tas viedoklis nav tā kā īpaši individuāls, bet es gribu teikt tā, protams, mēs esam nokoncentrējušies šobrīd uz Rīgu, uz iespēju, ka visi pasākumi notiek Rīgā, ka tagad visi publiskie pasākumi, visi svētku pasākumi ir tikai Rīgā. Un tā nav. Es domāju, mēs saprotam ļoti labi, kad pasākumi notiek viss cauri pa Latviju, un viņi var notikt jebkurā, novadā, pagastā un jebkurā mazākajā vietā. Un es nekādā veidā negribu teikt, ka tagad policijai, vai tiešām mēs esam tik policijas valsts, ka mums katrs publiskais pasākums, katrs deju svētku, pat vienkārši lokālā ciemata deju svētku pulciņu pasākums būtu tagad jāskaņo ar policiju. Jo tas ir tieši tāds pats svētku pasākums. Un es gribētu teikt, tās ir tīras pašvaldības funkcija nodrošināt to, ka viņi kontrolē visus tos publiskos pasākumus un organizē viņus, nodrošinot visus tos nepieciešamos apstākļus apkārt, kas ir vajadzīgi. Policija, šī saskaņošana ar policiju ir tajos gadījumos, kad ir tiešām pamats domāt, ka ir apdraudējums, ka
ka ir apdraudējums norisei, un mēs runājam par to, ka pārliecinās tad un ņem vērā, ja ir šādu policijas, teiksim, pieteikumu par to informāciju, par riska analīzi, ja kaut kas ir jāņem vērā, es gribētu teikt, lielākajā daļā gadījumu pasākumu tādu nav. 9. maijs un 16. marts nav vienīgie šajā valstī esošie publiskie un sabiedriskie pasākumi. Nu, bet pēc būtības kāda starpība, kurā vietā cilvēks iet ar savu pieteikumu? Visas tā iestādes mums ir draudzīgas pilsoniem, gan policija, gan pašvaldība. Nu, pie tā, ka katrā brīvā brīdī saka, ka mēs esam tik bezgalīgi policijas valsts, kurā katru lietu mēs apmēram kontrolējam daudz vairāk nekā tas ir nepieciešams. Es tiešām nedomāju, ka tā ir policijas funkcija. Jo, kā jau es teicu, mēs nodrošinām, mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību un apkarot noziedzību, nevis valstī organizēt publisko pasākumu norisi vai sapulču piketu gājienu norisi. Jāpieņem pieteikums. Es gribētu... Un pēc tam jānodod tālāk Rīgas domē? Rīgas domē jau ir jānodrošina tās pašas barjeras autobusu policistiem, kurus nevar iekšēt ministrijas sagādāt. Uz 16. martu. Es neieciklējos, bet ir daudz citu pasākumu pilnīgi pareizi, un nevajag jaukt tūdaliņu tagadiņu dējas, ja, kas ir publiski izklaides pasākumi, ja, ar sapulču piketu gājienu likumu. Ja. Un tas, kas attiecas uz izklaides piemiņas un atceres pasākumiem šī likuma kontekstā, mēs nevienā brīdī neesam runājuši par to, ka mēs šo jautājumu gribētu novirzīt policijai. Bet tas, kas attiecās uz šo likumu, kuri, jūs pareizi teicāt, ir faktiski jāsaņem tikai pieteikums un jāizvērtē riski, jo mums nav nekādu, teiksim, šī risku vadības speciālisti. Mums jāpamatojas tikai uz to, ko raksta drošības policija, valsts policija, un tas arī ir viss. Ja? Un atgādināšu, ka 2009. gadā, kad tika pieņemts aizliegums, drošības policijas atzinums bija ļoti kategoriski aizliegt. Un tas, jāsaka tā tiesai, tas nebija nekāds signāls. Ja? Šajā gadījumā tie atzinumi ir daudz maigāk, tādēļ spekulēt ar šiem atzinumiem. Tādēļ viss šī informācija, resursi, operatīvi, tie visi ir arī, teiksim, tur arī ir tie riski. Nu labi, Bordāna kungs, Radzevičs kungs negrib, viņš negrib uzņemties savu kaut kādu tur to līdzdalību šo lēmumu pieņemšanā. Jūs sakat, viņš pieņem sliktus lēmumus, nepieņem to, ko viņam likums liek. Tad kāpēc jūs nemeklējat veidu, kā pārņemt šo lēmumu pieņemšanu, teiksim, valsts ziņā? Faktiski man pat nebūtu nekas ļoti iebilstams, kā arī policija to izskatītu, ja, un par to nav bijusi tāda debate, var jau arī tā, ir valstis, kur tā dara. Bet es domāju, mēs esam, jāsaka, latvieši tā tik dziļi sevi tādi kritizējoši un neprotam nolikt robežas, attiecību savas robežas parādīt. Šeit ir mana robeža, tālāk lūdzu nenāciet. Un lai visi to zina, ka te ir tā robeža, kur mēs kļūstam aizskarti. Tagad mēs kaisam pelnus sev uz galvas. Radzevičs kungs izsakās tūdaliņu, tagadiņu, dejas, tas jau ir tā nievājoša pieskaņa, dziesmu un deju svētkiņa, ja, vai vēl kaut kam. Tas jau ir iesēdies iekšā. Un problēma jau ir tā, ka mēs esam savu demokrātiju vēl neesam iemācījušies aizsargāt. Un tagad runājam par šausmīgām niansēm, kam kuram ir jāizrauj vai nav jāizrauj. Ja tur policijai tā elektrība ir vai nav jāizliedz. Un to saprātīgi cilvēki, piemērojot saprātīgi uz vietas lēmumus, to varētu norisināt. Gan pašvaldībā saprātīgi varētu pie esošā regulējuma atrisināt, gan policijā to varētu izdarīt. Kaut kur tas pietrūks mums. Un tas iemesls, es arī mēģināšu īsi, ir ar to, ka, ja mēs atrastos tur, kur Čehija atrodas, varbūt, un mums nebūtu tā vēsturiskā, vai ne vēsturiskā, bet geogrāfiskā situācija, kad nāk tāds spiediens no vienas valsts otrajā pasaules karā patiesībā zaudējušas, ja, tad mēs nerunātu par to, ko Adamsona kungs stāsta, ka vēsture ir bijusi, kas tur ir pieņems un kā tur pieņems. Nē. Fakts bija tāds, tajā brīdī, kad viena valsts nolēma, ka vajag izmantot šo pasākumu savai propagandai un Latvijas nomelnošanai, tad tas tika iedarbināti šie līdzekļi ar visādām metodēm, un tad, kad tas nevajadzēs, tas pabeigs, un cita starpā šogad patiesībā es izskatīju pasaules ziņu kanālus. Paskatījos, kur bija kāda ziņa. Nekāda ziņa pasaulē nebija par šo 16. martu. Nekas, viena RT news no Krievijas, kas nāk faktiski, un arī tāda nepamanāma nāk. Tā kā faktiski mums nav jāgaida, un es te dzirdu apmēram tā, ziniet, vispār tā problēma atrisinātos, tā kā tie leģionāri visi aiziet, vairāk neviena nebūtu, un arī tie sliktie puiši no visu Latviju arī vai izbeigtu šo darīt.
paldies Dievam, tad jā, bet par to, kas notiek no otras puses, jā, neviens nerunā, jo kaut kā mēs gribam būt atbildīgi par citu emocijām. Ja mēs pateiksim Krievu inteliģencei atklāti, kur jūs esiet? Kāpēc šeit neviens nesēž no Krievu inteliģences un neaizstāv latviešus? Es saņēmu kā tieslietu ministrs, esmu vēstules no Daugavas vanagiem par to, kā viņi bija aizskarti par šo 16. martu. Es esmu saņēmis vēstules no represēto apvienības, kā viņi jūtās. Bet abās šajās vēstulēs bija vismaz par rindkopai, kur viņi pateica, ka viņi ciena Krievu kultūru, ka viņi izturas pret viņiem labi un ka viņi negrib naidu ar kara veterāniem, bet viņi jūtās aizskarti pret tiem neofašistiem un huligāniem, kas uzlika tos skaļruņus. Un tas ir, par ko mēs nerunājam. Mēs runājam par juridisko tehniku. Man liekas, tas nav tas līmenis. Tāds šīs diskusijas virziens šodien ir ieplānots un turpināsim arī tālāk. Jūs sakat, ka mēs nespējam būt saprātīgi un tās robežas saprātīgas arī nospraust un ievērot. Un tad nekas cits, acīm redzot, neatliek kā kaut ko aizliegt. Un dzirdot vārdus īpašā režīma zona, pirmais, kas šaujas prātā, protams, ir drūmas nometnes Sibīrijā vai Gvantanamo, Kubā. Tomēr tieši šādus vārdus Nacionālā apvienība šobrīd piedāvā veltīt pāris hektāriem Rīgas centra zemes ar brīvības pieminekli, kur īpašais režīms izpaustos kā aizliegums uzvesties pretrunā ar vispār pieņemtām morāli ētiskām un uzvedības normām. To pārkāpjot pienāktos lielāks sots nekā to darot citās vietās. Bordāna kungs, vai es pareizi traktēju šī likuma projekta specifisko mērķi? Jā, tas sasaucās ar to, ko es iepriekš teicu, jā, ka ja mēs nonākam līdz tādam tiesību pozitīvismam, jā, proti līdz tam, ka mēs katru lietu gribam sarakstīt, tā situācija ir novedusi pie tā, acīm redzot, ka ir arī priekšlikumi. Ja mēs saprātīgi piemērot likumus neprotam, tad ir jāraksta likumā. Un cilvēki, kas ir ierosinājuši šīs tiesību normas, viņi ir vadījuši, viņi ir pragmatiski, starp citu, tā kā izteicās, ja kā igauņi, mēs tad pragmatiski, tad uzrakstīsim, ko drīkst un ko nedrīkst, lai ik viens policists, ik viens pašvaldības darbinieks tad zinātu, ka viņš tad ir ne pa labi, ne pa kreisi. Nevar, bet likumā ir iekauts. Un arī to, kā jūs, tā ironija bies, viņi dala kaut kur sev sirdī patiesībā, ja, ka tiešām esam nonākuši pie tā, ka mums ir tāda zonā saviem pieminekļiem jāizveido, tas nav labi. No tāda tiesību normatīvismu viedokļa tas nav labi, kā juristam man tas arī nepārāk, politiķi var lemt un domāt, ka varbūt arī šajā situācijā glābt tikai tādas normas. Radzevičs kungs, Gordons kundze, Adamsona kungs versija, bet tāda lielā ģenerālā versija. Īpašā režīma zona ap brīvības pieminekli un arī, protams, jūsu viedoklis, vai vispār ir iespējams tādu kaut ko noteikt tā, lai pēc tam tiesā tiktu cauri? Es sākšu mazliet arī to, ko Bordāna kungs sāk par 16. martu. Kas man izsauc sašutumu? Jā, var patikt, var nepatikt to, ko darīja viena vai otra puse 16. martā. Man personīgi sašutumu izsauc divi mūsu kolēģi, kuri draudēja policistiem par to, ka viņi pildīja savus dienas pienākumus. Es uzskatu, ka tas ir politiķi un parlamentārieši pazemojoši. Pieņemt tādu likumu, tad to vairs nevarētu darīt. Bet, kā es jau teicu pašā sākumā, ja mēs gribam, lai pašvaldība pilda savas funkcijas, nodrošina sabiedrisko kārtību, par ko viņi saskaņā likumu arī atbild, tad varbūt iedosim viņai arī tiesības, jo pietiekoši sen es aicinu ar valdību, parlamentārieši apspriest jautājumu, ka Rīgā reāli nav kārtības policijas. Viņas reāli nav uz ielām. Ar visu šo te sabiedriskās kārtības nodrošināšanu nodarbojas pašvaldības policija. Tad varbūt dosim iespēju valsts policijai nodarboties ar to, ar ko viņai pēc būtības jānodarbojas. Ar noziegumu izmeklēšanu un viņa prevenciju. Bet sabiedrisko kārtību pilnībā atdodam tad pašvaldībai. Tad viņai ir arī ieroči un arī ir visi tie mehānismi, ko pieļaut, ko nepieļaut. Nākošais, ja mēs gribam kaut ko izdarīt, pieņemt likumus, pirmais, pieņemam likumu par valsts galvaspilsētu, kas ir aktuāls. Rīgas pašvaldība nav tāda pat kā kaut vai Jūrmals vai nemaz nerunājot par Zilupes novadu. Ir pietiekoši liels atšķirības. Pieņemam grozījumus likumā par Rīgas vēsturisko centru, kur nosakam, kāds pasākums valstiskus
drīkst rīkot Rīgas vēsturiskajā centrā, kādas nedrīkst, ko nedrīkst. Un tad mums atkritīs visas īpašās zonas un visas pārējās problēmas. Mēs paši sev radam problēmas un pēc tam brīnamies, ka pa labi vai pa kreisi mums uzbruk. Bet uzbruk jau dēļ tās muļķības, ko mēs paši esam pieļāvuši. Godmans kundze izklausās loģiski, vai ne? Es varu teikt tikai vienu, ka šeit es tiešām gribētu pietiekami norobežoties no šīm te politiskajām iniciatīvām par to, vai tā ir īpaša zona vai visu tos traktējumus, jo es vēlreiz saku, policija izpildīs likumu tādu, kā tas tiks pieņemts. Kā to pieņems likumdevējs. Ja būs noteikts, ka laukumā brīvības pieminekli nevar notikt pulcēšanās vai nevar tikt, es nezinu, izmantotas kādas ierīces vai nevar tikt, policija nodrošinās to, ka tas tur nenotiks. Gadījumā, ja ir šāds fakts tiek konstatēts, atbrauksim, nokārtosim, teiksim, to lietu konkrēti, vai aizturēsim, vai administratīvais protokols, visi atkarībā no likuma sankcijas. Es tiešām gribētu teikt, ka šis ir jautājums politiķiem, kā viņu atrisināt. Nē, tas ir arī, protams, tiesai jautājums, vai tiesa ņems pretī likumu, kurš pateiks, ka tikai tie, kas atbalsta Latvijas valsti, drīkst pulcēties pie brīvības pieminekļa, bet tie, kas domā, ka leģionāri ir slikti, tur nedrīkst iet. Jo tas pēc būtības ir, tas ir tas mērķis. Bet tas vēl ir jāpieņem visai. Nē, manuprāt, šobrīd, es esmu redzējis to iesniegto likuma projektu, tikai, manuprāt, šobrīd tur nav daudz kaut kādu jautājumu, kas jau nebūtu noregulēti citos likumos. Manuprāt, tas, ka nedrīkst tur apdraudēt kārtību, drošību vai uzvesties huligāniski, tas jau šobrīd ir aizliegts arī jebkurā publiskā vietā. Un tādēļ pagaidām tā grūti komentēt. Un, protams, jābūt uzmanīgiem, nosakot likumā kaut kādu būtu tiešām šo tematus, pasākumu vai teiksim, par kādiem jautājumiem. Bet principā tas būtu iespējams noteikt, ka šajā īpašā režīma zonā drīkst organizēt, piemēram, tikai pasākums Saeima un valdība un nezinu, kas vēl kāds. Bet nedrīkst kaut kādas nevalstiskās organizācijas vai tāds šķirojums būtu iespējams teorētiski. Es jau tiešām tā ļoti kategoriski negribētu izteikties, tad ir arī jāvērtē konkrētā situācija un tā. Es domāju, ka pat varbūt vairāk būtu akceptējams, ja tiešām ir tie valstiskie pasākumi un tad nekādi citi, bet noteikti nebūtu pieļaujams, ka tie varētu būt, piemēram, pasākumi, kas atbalsta kaut kādas idejas. Un tad leģionāri ar tur nevarētu iet? Vai tā, man liekas, tā. Radzēškos, jūs... Man tas tā būtu, manuprāt, tā policeiski, mēs noteikti tikai valsts rīkot. Bet tas ir diskusijas jautājums, tiešām šis ir pagaidām tāda nediskutēta iniciatīva. Radzēškos, jūs versija šāds likums kaut ko jūsu dzīvē atvieglot, atrisināt? Manā dzīvē tā atvieglosies tad, kad es droši vien aiziešu pelnītā pensijā, ja tikšu līdz tai. Bet, ja nopietni runājot, tad jebkurš aizliegums īstenībā, un to arī Satversmes pasaka, ir nosakāms likumā. Ne ministra kabineta noteikumos, ne, teiksim, kādos citos zemāk hierarhijas tiesību aktos, bet tieši likumā. Un, ja šāds likums būs, tad viennozīmīgi līdz brīdim, kamēr kāds, teiksim, ierosinās šo jautājumu izskatīt, piemēram, Satversmes tiesā un atcelt, tikmēr tas būs viennozīmīgi spēkā. Bet jāatzīst arī to, ka uz šī likuma interpretācija nevienam jau nebūs monopola tiesības, kā mēs tikko runājam, jebkuram likumam tomēr ir interpretācijas iespējas. Par šo te statusu brīvības pieminekļu īstenībā mēs arī tā, ka bija ministrs kabinetā, norādīja uz to, ka, piemēram, varētu būt tāda situācija, ka, piemēram, ir jau dažādas, es atvainojos, marģinālas organizācijas, 2-3 cilvēki, kā es teicu, kur grib vienkārši pievērst sev ar kādu skandālu. Un, piemēram, būtu kāda citas valsts amatpersona, un šie pasākumi vispār nekā, varētu teikt, neskaņojās, tie nav ne publiski, ne piketi, nekas, Un tagad viņš atnāks un pieteiks, zināt, tieši tajā brīdī, kad, piemēram, citas valsts augstas amatpersonas noliek ziedus pie brīvības, viņš saka tā, es esmu tieši pret šo valsti, un es gribu pateikt savu viedokli, un pieteiks, šo pasākumu.
Un es atvainojos, protokolam būs jāmaina pasākumu norises vieta un tā nemitīgi tad sacensība. Labi, kad, paldies Dievam, mums bija tāds viens precedents, kad bija tieši, es jau pieminēju par šo te sinagogas gadījumu, ja, kad, teiksim, valsts varētu būt diezgan neērtā situācijā. Un arī, ja nemaldos, man šķiet cilvēktiesību birojas toreiz 2005. Gadā taisīja pētījumu, un, ja nemaldos, tur tomēr mēs visu laiku runājam tikai par drošības aspektiem. Bet tik un tā ir vēl jau arī satversme paredz iespēju arī likumības apsvērumu dēļ. Piemēram, ja tur ir kaut kāds personas apglabāts, ja, kā piemēram, tur viens piemērs minēs par kapiem, cik, teiksim, būtu pareizi un likumīgi, ka tur tiktu, sankcionēts pasākums, kurš varbūt vērsts pret tiem, kas tur ir apglabāti. Ja, un varbūt arī ar tādu necieņas, teiksim, ievirzi, ja. Tad iespējams, ka šeit jārunā par šo te likumības apsvērumu. Ja? Bet visādā gadījumā, kurš aizliegums ir nosakāms likumā. Ja? Un tiešām tas atvieglos tiem, kas pieņems lēmumu, ja, teiksim, tas ir pateikts likumā, ka, teiksim, tā un tā. Jo vēlreiz var pateikt, ka nevienam jau nebūs arī monopola tiesības uz to. Jo es arī iepazinos ar šo te projektu. Projektam pēc savas būtības nav nekādas vainas kā tāda manā skatījumā. Tur ir arī, starp citu, runājumi arī par šo te abu arhitektūras un piemiņas ansambļu finansēšanu, starp citu. Un arī par īpašumtiesībām. Arī par īpašumtiesībām, jā, tā kā visnotaļ labāk, ka tad ir likums, kurš pasaka skaidru rīcību, ja, nekā ir neskaidra situācija, kur mēģina atrisināt likumdevējs ar dūru spēku. Jā, man ir jautājums Radzēviča kungam. Sakiet, lūdzu, vai Rīgas doma var aizliegt prēta pasākumu noris pie brīvības pieminekļa? Nē. Vai pie Saeimas, vai pie ministra kabineta? Ja? Pašreiz mēs īstenībā neko neaizliedzam, ne pie Saeimas, ne pie ministra kabineta. Ja? Tādēļ, ka es vēlreiz varu atgādināt tikai to, ka vienkārši tādēļ patīk, nepatīk, un vēlreiz mēs neiedziļam mums, un es uzskatu, ka nebūtu pareizi, ja, teiksim, pieņemot lēmumu, tiktu vērtēt šī pasākuma saturs. Lai gan kaut kur tā robežai ir jābūt. Iziet no tā, ko es tikko teicu, piemēram, vērtējot, piemēram, tur, kur, piemēram, tur, ko es teicu, krituši cilvēki vai apglabāti, ja, un kad tas jau robežojas uz tādas necieņas izrādīšanu, ja, pret tiem pašiem kritušajiem. Iesaistīsim tagad Zāleša kungam ir pirmā roka, ko es redzēju, lūdzu, iedodiet mikrofonu, tad jūs, tad Draga Palakungs, tad jūs. Jā. Kas par Zālīts, jūs tieši runājat par praidu no muzīkas. Te ir viens jautājums man bija par to, ka atļaut, neatļaut, kur ir tā problēma runāt. Katru gadu, tas kā Godmans kundze jau teica, katru gadu, kad notiek praids, mēs runājam ar policiju. Mēs vienojamies, mums ir kompromisi, uz kuriem mēs ejam, mēs runājam, ko mēs izmantosim, ko neizmantosim. Kur ir tā problēma vienkārši runāt savā starpā? Ja negrib viena vai otra pusi runāt, tā ir cita problēma. Otra lieta ir par brīvības pieminekli. Tas, ko es gribēju teikt, brīvības piemineklis tika celts par Latvijas iedzīvotāju naudu. Un viņš arī pieder Latvijas iedzīvotājiem. Un es nedomāju, ka tagad mēs ar likumu varētu pateikt, ka tā būs kaut kāda īpaša morāla zona. Un kas īsti būs tie morālas vērtētāji. Un tad man ļoti interesanti arī liekas, piemēram, Laimes pulkstenis, kur regulāri satiekās cilvēki, kas dažām citām grupām varētu šķist pilnībā amorāli. Tad mēs tagad aizliegsim cilvēkiem tikties pie Laimes pulksteņa, kas ir tāda randiņa vieta un nebūt, pieņemsim, arī ne heteroseksuāliem pāriem un nebūt arī ne precētiem pāriem, kas dažiem šķist tikai un vienīgi morāli. Tā kā jā, es nedomāju, ka mums tagad vajadzētu brīvības pieminekli par kaut kādu cietēju vietu padarīt, bet tā ir vieta, kur katrs var iet un katrs var. Katrā gadījumā, jā, Didis Maldīgs vienā diskusijā norādīja, ka tā vārds, kas iekauts piemēram brīvība, arī kaut ko nozīmē. Lūdzu, tālāk. Jauns Bojārs. Izrādās, ka pagājušā gadā, kad es prezidentam nodevu ierosinājumu sakārtot vietu ar brīvības monumentu. Tas nav piemineklis, tas ir monuments un 4. svētība Latvijas. Un tā donēšanās, kas notiek 10 gadu, viņai jāpārtrauc. Tātad pie brīvības pieminekļa var notikt valsts svētku svinības,
Ministru kabineta noteiktie jāorganizē Saima vai prezidents. Pārējie lūdzu, ir citas vietas, un ja tās ir atmiņas vietas, ir kapi, kur var notikt, un netaisīt visu šito joku. To mēs, es nezinu, tas speciāli kaut kam bija vajadzīgs, lai to vienmēr tos latviešus sarīdītu, un tagad jau nonāk pie tā, ka mirušos sarīdā. Tas ir jāpārtrauc, ir jāpieņem likums un jānobeidz šitie pekstiņi. Vairāk tur, ja tā atstās tā, kā tagad ir, tas nekas nepalīdzēs, un katru gadu mēs tur kaut ko risināsim. Un tagad sanāksim, un 6 cilvēki atraukti no darba, un mēs risinām jautājumu, kur vajadzēja likumu kārtībā vēl 10, patiesībā 15 gadus atpakaļ nokārtot. Paldies, jūs viedoklis skaidrs, dosim vārdu tālāk Polo, es atvainojos. Cienījamie kolēģi, šodien demokrātijas šūpulī Londonā notika Tečeras pēc. Tas, kas vērojas par televīziju, varbūt ir pamanījis, ka tur bija pietiekami daudz protestētāji, kur izmantoja ne tikai dziesmas, dažādas tādas ne visā ētiskas lozums un vispārējo, bet arī skaidrs pastiprināšanas aparatūru, tā tālāk joprojām. Patīk tas vai nepatīk? Droši vien, ka vairāk mums tas nepatīk. Bet, ja mēs vadamies, īpaši man pārsteidz šodien tieslietu ministrs, ja mēs vadamies no principa patīk vai nepatīk, nerunājot par lietu būtību, un šķiet, ka mēs aiziesim ļoti tālu. Bet šodien, diemžēl, tā tendence mūsu likumdošanā, ja mēs runājam par vairākām lietām, ir padarīt bargākus sodus, ir pastiprināt dažāda veida ierobežojumus. Ja jūs paskatīsieties vairākas likuma projektus, ko skata Saima, tas ir pierādījums tam, ko es saku šodien. Tā ir bīstama tendence. Tāpēc šodien to, ko ierosināja Radzevičs kungs, pārvest šo sarunu, tomēr uz to, kā sakārtot šos procesus, man liekas, ka tas ir pareizs ceļš. Nevis meklēt vainīgos. 4 gadus es biju viens no Rīgas domas vadītājiem. Ka nebija kūdītāji no politisko partiju pusē, ka mēs ļoti mierīgi tikām pārunu ceļā. Un mums bija tāda pati kārtība, kā šodien tika minēta Igaunijā, ar tiem pašiem leģionāriem. Bez kaut kādiem tādiem pompoziem pasākumiem, bet viņiem bija dotas tiesības, iespējas un arī materiālās iespējas godināt savus kolēģus, ja tas ir tā ir svēta lieta, noturēt dievkalpojumu. Tas skaidrs, jūs tā doma tāda, ka politiskā negriba ir vainīga. Es domāju, ka šeit tieši otrādi. Šeit ir politiskā negriba. Atsevišķu politisko spēku un politiķu griba kaut ko darīt tādu, lai pievērst uzmanību sevi. Tas ir tas pats, ko es domāju. Ja? Un tas ir ļoti būtiski. Un ja mēs ejam tikai šo te ceļu, tad mēs aizlieksim visu vēsturisko centru, visu Rīgu, varbūt arī visu Latviju. Man šķiet, ka tas nav īstais ceļš. Dosim Ipškundzam vārdu, redaktori. Kārlis Viņš, Jelgavas novads. Es esmu politiķis, bet politiķis savā izpratnē. Un es šeit varu tikai brīnīties par to gļēvumu, par to bezdarbību un nespēju. Es nezinu, man liekas, mums redzētu Jelgavas novadam pārņemt Rīgu tādā gadījumā. Jo, kad tik bezspēcīga var būt Rīgas doma, kura neko nevar. Es arī šeit to pašu likumu lasu, paldies Dievam, es neesmu jurists, ja? Un es viņu lasu tiešām tā, kā viņš ir, jo juristi tie māk lasīt no viena gala, otrādi krustam un šķērsam. Rīgas domē šeit bija pilnas tiesības izdarīt to, kas ir jāizdara. Tur nekādu problēmu nav. Un es to 2 deputātu vietā, kuri gāja kauties, iedotu tiesā to Rīgas domu, un es garantēju, ka es vinnētu, ka Rīgas doma šajā gadījumā nodarbojas ar bezdarbību. Un žēl, ka šeit nav deputāts, bet gan tikai izpildu direktors. Attiecībā par to darbību, kas šeit notiek. Es esmu politiķis, kā es teicu, es no 89. gada. Es staigājis pa Interfrontes mītiņiem, pa oficieru dzīvokļiem, esmu runājis.
Un es zinu, ko cilvēkiem var runāt un sarunāt. Es biju pagājušajā gadā 16. martā šeit un redzēju, šogad gan nebija. Un runāju ar tiem pašiem strīpainiem. Un ziniet, tur nevajag ne stekus, ne kokus, ne kulakus. Vajag vienkārši parunāt. Bet mums tas nav izdevīgi nevienai pusē. Tā ir medus maizīte gadu gadiem. Mums vajadzētu tādus pasākumus kā 16. marts, 9. maijs, praids un tā tālāk, apmēram gabals 20. Un tad mēs varētu gan Pareks bankus, gan metalurgus, gan Līkos tiltus katru nedēļu saražot. Un nebūtu nekāda problēma, jo tauta būtu aizņemta tikai ar šito. Jo neviens jau negrib šo jautājumu risināt. Nu, neviens jūs negribiet. Paldies jums. Es tūlīt turpināšu no jums tālāk. Mums ir vēl 3. likums, kas mums ir jāaplūko. Jūs teicāt gļēvums, bezatbildība un nespēja. Tāpat laikā Saeima pagājušajā nedēļā pēkšņi demonstrēja ārkārtīgu tādu, es nezinu vai drosmi, bet vismaz steigu noteikti ķeroties klāt likumam, grozījumam likumā publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, kur autori 10 Saeimas deputāti no Vienotības Nacionālās apvienības un Reformu partijas, un šim likumam tika piešķirts arī steidzamības status, kas liek domāt, ka ja viss iet kā plānots, tad 9. maijā šis likums jau varētu būt stājies spēkā, un šie grozījumi paredz pielīdzināt publiskus svētku un izklaides pasākumus gājieniem, piketiem un mītiņiem, kur jau šobrīd ir aizliegti aicinājumi par Latvijas valstiskumu, tiesiskumu, naidu un vardarbības sludināšanu, kā arī PSRS, LPSR un nacistiskās Vācijas karoga ģērboņu himnas un simbolu. Vai kādam no klātsošiem ir versija par to? Es zinu, ka jūs, Ādamson kungs, jūs bijāt plenārsēdē, vai? Jā. Jums ir versija par to, kāpēc tagad pēkšņi tik strauji uzreiz, ja gadiem mēs dzīvojām ar šiem it kā diviem nevienādajiem likumiem. Tagad pēkšņi vajadzēja tam pieties. Jā, es gan neesmu autors. Jā, un arī, paldies Dievam, nekad nebūšu. Bet iemesls ir ļoti vienkārši, lai radītu sasprindzinājumu uz 9. māju. Man vairāk komentāru nav. Ir citas versijas? Es gribu teikt, ka tas nav radies pēkšņi un, teiksim, tas, protams, ir radies pēkšņi šogad, bet principā debata tieši par šādu panta, tieši par šādu satura panta iekļaušanu likumā ir kopš 6. Saeimas līdz 9. Saeimai. Es šodien pat kolēģi man pacēla stenogramas no Saeimas, gan Vienotības deputāti ir bijuši, gan tajā laikā Tēvzemē brīvībai deputāti ir bijuši tie, kas dažādos laika posmos, dažādos lasījumos precīzi šo pašu tekstu ir visādi mēģinājuši un centušies iekļaut šajā te likumā. Rezultāts ir bijis viens, tas tur nav. Jo arī ļoti, jāsaka, tur mēs, protams, varētu parunāt mazliet plašāk, jo tā situācija ir diezgan atšķirīga kaut vai mūsu kaimiņu valstī Lietuvā, kur ir ļoti pilnīgi precīzi noteikti, kādi ir kritēriji, ko tieši nedrīkst izmantot, respektīvi ļoti precīzi himna, karogi, ģērboņi. Un tajā pašā laikā ir jau NT tiesas spriedumi arī Eiropā par to, ka, piemēram, Ungārijā ir aizliegts izmantot šādu, kā vienu no simboliem, sarkanu zvaigzni, sarkanu 5-stūru zvaigzni, kur ir cilvēktiesību tiesas, Eiropas tiesas spriedumi, kuros ir pateikts, ka sarkana zvaigznes, atvainojos, nav vienīgais simbols komunistiskajam režīmam. Ja? Respektīvi, ka zvaigzne nepiedara. Jā, ka zvaigzne tieši tā nepiedara komunistiem un ir izdomāta un bijusi vēl stingri pirms tam. Respektīvi, iekšlietu ministrijas viedoklis, un to mēs arī esam pauduši arī Saeimas komisijas sēdē un sarunā, ir, protams, tāds, ka šobrīd īpaši ar steidzamību neizdiskutējot šīta likuma reālo piemērošanu, tas ir sasteigts, viņš nav izdebatēts, viņš principā neatbild uz tiem jautājumiem, ko tad īsti likumdevējs grib ar viņu panākt. Mēs pat, jāsaka, arī izrādījām ļoti tādu aktīvu rīcību, noskaidrojām pie Latvijas pārstāvja Eiropas tiesā, pie ministra kabineta pārstāvja Eiropas tiesā, šajā te birojā arī lūdzām viņu atzinumu par to, vai šāda likuma redakcija ir atbilstoši starptautiskajām tiesību normām. Un jāsaka, tur mēs arī principā saņēmām atzinumu šodien, burtiski pēcpusdienā, ka pa visiem pantiem tā nav šobrīd atbilstoša vai precīza norma starptautiskajām tiesībām. Tā kā, manā izpratnē, protams, viņas pieņemšanas steidzamības kārtībā būtu stipri pārsteidzīgi. Kas tur neatbilst?
Tur šie te aizliegumi izmantot simbolus, jā, tā tam vajadzēja notikt. Tātad, kā viena no cilvēktiesību arī šiem te principiem ir, ka simbolu izmantošana ir viens no, un tā skaitā īpaši arī uzsvērts arī stilizēto simbolu izmantošana ir viens no pamatbrīvību pamatelementiem, un to ierobežošana, gan, respektīvi, to izmantošana nav, protams, absolūti valsts var tos ierobežot, bet ar ļoti stingriem kritērijiem, kuriem ir jābūt iestājušamies vienlaicīgi. Ja kāds no viņiem nav iestājies, tad, principā, tā norma ir uzskatām par neatbilstošu. Kā Bordāna kungs teica, mēs tagad, protams, runājam par ļoti sīkām juridiskām niansēm, bet, jebkurā gadījumā tas atzinums mums būs pieejams, būs publisks, bet, principā, ir skaidrs, ka šobrīd nav ar šo te piedāvāto likumu redakciju īsti skaidrs ne mērķis, ko mēs gribam sasniegt ar viņu, ne arī precīzi, kādas tad, ko mēs plānojam ar to ierobežot, kas tad ir tas apdraudējums, ko mēs īsti skaidri pasakam, ar ko tas ir apdraudēts, un arī to, kas tad īsti ir precīzi tās lietas, ko mēs aizliedzam. Jo tā vispārīgi... Himnas ir tās pašas, kas ir bijušas. Bordāna kungs, jūsu partijas biedri arī ir to 10 deputātu vidū, kas iesniedz šo, un Nacionāla apvienība arī balsoja par steidzamību. Kas ir tas, kāpēc vajag tik ātri to pieņemt? Jo to, ka principā tur varbūt saskaņošana ar to likumu ir ok un viss ir kārtībā. Kāpēc tagad? Kāpēc tik ātri? Kāpēc līdz 9. maijam? Es domāju, ka taisnība man arī nepatīk sasteigtas lietas attiecībā uz likumiem, bet pirmkārt, arī Petersons kundze minēja, ka tas jau var steigt, tas kopš 6. Saeimas tiek diskutēts. Jā, bet tagad pēkšņi uzreiz un steidzamības kārtībā tā, lai paspētu līdz 9. izskanēja plenārsēdē. Tas ir, protams, būtu jāprasa pašiem likuma steidzamības ierosinātājiem. Es domāju, ka arī tas ir no politiskās loģikas viedokļa attaisnojumi. Pirmkārt, tas nav īpaši sarežģīts likums, kur jāizstrādā likuma pakete un daudz grozījumu dažādos likumos. Faktiski analoģisks likums, jau analoģiska prasība darbojas citā likumā. Un vienīgais, ka tā netiek piemērota praksē. Un tieši tas, ka šī norma un vispār pieņemta norma, kas, piemēram, Rietumē Eiropā attiecībā uz nacistiskās Vācijas simboliem, darbojas jau gadu desmitiem, un visi zina, kā viņu piemērot, bet arī tur nav aprakstīti visi gadījumi, kā ir jāvēršas pret nacistiskās Vācijas, pret nacista simboliem. Tad būtībā, ja mēs izrādītu to gribu, ja gan politiķi, gan izpildvara būtu izrādījusi savu gribu, realizēt tās tiesības un brīvības, ko latviešu tauta un Latvijas tauta ir vēlējusies un jau iepriekš ar likumu ir noteikusi, tad nebūtu arī tās steidzamības. Šobrīd ir skaidrs, ka arī briest kāds no konfliktiem, un tas briest 9. maijā, un ne jau tāpēc, ka tagad tiks papildināts likums ar šo prasību, bet tāpēc, ka vienmēr, nevis vienmēr, bet no viena brīža konsekventi sāka šos simbolus, kas provocē naidu Latvijas sabiedrībā, sāka tos piemērot konkrēti 9. maijā un redzēja, ka nekādas pretreakcijas nav. Un šī no valsts puses izrādītā pasivitāte, viņa strādā demoralizējuši attiecībā pret demokrātiju un attiecībā pret visām šīm situācijām un faktiski provocē šīs situācijas. Kā minējāt arī pareizi, ka Lietuvā šāda problēma nav, jo tur ir ļoti skaidri nostādīts jautājums. Visi zina, ka par šādu pārkāpumu arī sabiedrība tiks aizsargāta no šāda veida provokācijām. Un tur tas darbojas, un nav noticis nekāds, un nav bijis jāskatās uz rietumiem un austrumiem un cilvēktiesību tiesām. Viss normāli darbojas. Un es domāju, ka tas, protams, ir saistīts ar to, ka ir sagaidāmi ka jūs mums 16. martā šitā, tad mēs jums uz 9. šitā. Bet katru jau to situāciju var, protams, dažādi izskaidrot. Kā es minēju, ļoti žēl, ka nav neviens, ka mēs šeit diskutējam par to, kā tikai neaizskart kādu no mēs jūs, jā, otras puses. Es domāju par savām iespējām. Bet mēs jau nedzirdam nevienu. Tu jau nekad nezinu, kā tā dzīve pagriežas. Kāpēc?
Ziniet, attiecībā uz sarkanajiem karogiem, sarkanām zvaigznēm un citiem okupācijas un sadisma simboliem, kas ir Latvijā, par ko vispār nediskutē, visi ir apspriež apmēram tā. Nu jā, vienīgā sarkanās armijas izpausme ir bijusi, ka viņi ir padzinusi nacistisko Vāciju no Latvijas. Nu, skaidrs, dosim tagad Godmanas kundzei vārdu, jo gal galā iekšlietu struktūras būs tās, kuras tad īstenos šī likuma ievērošanu, ja Saeima viņu paspēs pieņemt tādā steidzamības kārtībā. Jā, es godīgi teikšu, es varbūt negribētu nevienā brīdī šajā diskusijā izmantot tādu ļoti agresīvu komunikāciju, bet tomēr man ir jautājums, Bordānkungs, jūs esat bijis 9. maijā esat braucis kādreiz garām un redzējis, kas notiek 9. maijā pie Uzvaras pieminekļa? Es dzīvoju teritorijā, kur man ir jābrauc, kur es ikdienā braucu garām, lai atbrauktu uz mājām. Un 9. maijā es tur nebraucu, jo es tur nevaru pabraukt garām. Nē, atbilde ir tāda, ka 9. maijā man ir liekta iespēja nokļūt uz mājām pa savu maršrutu, jo es nespēju braukt viņam garām tajā dienā. Un nevis es viens tāds esmu, bet tāda ir ļoti daudz latviešu. Labi, es, protams, nemēģināju to jautājumu uzdot tādā kontekstā, bet jautājums ir par to, vai mēs runājam šobrīd par to, ka aizliedzam izmantot 9. maija pasākumos šīs te it kā tur izmantotās padomju savienības atribūtiku, sarkanos karogus un tā tālāk un tā joprojām. Es gribētu teikt, ka es esmu pēdējos 8 gadus bijusi 9. maijā pie Uzvaras pieminekļa. Es tur strādāju, tas ir mans pienākums tur būt, un es tur esmu kopā ar policiju gan dienas laikā, gan vakaros, un arī tas nozīmē to, ka vairāk vai mazāk es tomēr spēju novērtēt, kas tur vairāk uz vietas notiek. Attiecīgi, tas, ko es gribu teikt, gadījumi, kad tur ir izmantoti sarkanie karogi ar sirpiem un āmuriem, nav tā ikdiena, kas tur notiek 9. maijā. Tas, kas visvairāk, es domāju, sakaitina sabiedrību, arī Latvijas sabiedrību, protams, ir šīs te Georga Lentītes un Krievijas karogi, kas tur tiešām tiek izmantoti, kas tur ir pietiekami daudz, un pret to, es domāju, mēs šobrīd par to mēs nerunājam, par tādu vēršanos pret šo te atribūtiku mēs nerunājam. Tur netiek uz vietas izmantoti šobrīd sarkanie karogi, tur neviens nestaigā tādās tieši padomju laika uniformās. Jā, iespējams, tas viena no tādiem atribūtiem, kas tur ir biežāk pamanām, ir šiem te cilvēkiem vecākiem vai netik veciem, ir šīs te medaļas vai ordeņi vai, teiksim, apbalvojumi, kuros ir redzami kādi ģērboņu simboli. Bet tas arī principā, tās ir tās galvenās zīmes, kas tur ir redzams. Es nedomāju, ka tas ir tas, kas tik ļoti šobrīd uztrauc likumdevēju tieši tādā veidā, un ka tas ir tas iemesls, kādēļ šie te likumdošanas grozījumi ir tapuši. Par to droši vien jājautā pašam likumdevējam, kas viņu uztrauc šajā te konkrētajā kontekstā. Tas, ko jūs man jautājat, kā mēs piemērosim, acīm redzot dzīvē, ja tas tiks pieņemts, tad līdzīgi, kā mēs esam to darījuši citos publiskos pasākumus, citos 9. maijos, kur ir konkrētu lietu aizliegumi, piemēram, alkohola lietošana sabiedriskās vietās, šis droši vien nebūs ne ar ko atšķirīgs aizliegums par kaut kādas atribūtikas lietošanu konkrētajā pasākumā vai publiskajos pasākumos. Tieši tāpat tiks stādīti protokoli administratīvie tām personām, kuras tiks konstatētas ar šādu atribūtiku izmantošanu. Protams, ir jautājums, kāpēc es saku, ka tas būtu normālā kārtībā jāizdebatē. Ir jautājums arī par šo te organizātoru atbildību par to, jo šajos pasākumos principā atšķirībā no sapulcēm, gājieniem un piketiem, kur valsts nodrošina, respektīvi policija nodrošina šo te kārtību, drošību un tā tālāk, publiskajos pasākumos to nodrošina organizētāji, kuriem ir savs drošības dienests, savs drošības organizācija, kas tur strādā ar to. Un te, protams, ir tāda korelācija starp jautājumu, vai viņiem pašiem nebūtu, zinot, jo viņi ir atbildīgi par visu Latvijas normatīvo aktu ievērošanu, vai viņiem pašiem nebūtu jānodrošina, ka šāda te atribūtikas izmantošana netiek pieļaut. Bet tur, acīm redzot, mēs arī runāsim ar šiem te organizatoriem par to, kādā veidā mēs šo pasākumu nodrošināsim, bet ir skaidrs, ka, ja tāds likums tiks pieņemts, tad administratīvie protokoli tiks stādīti, un tieši šīm te personām, kas izmanto šos te atribūti. Radzēvičkungs, kā jums izskatās 9. maijs, esat jau saņēmuši pieteikumus,
saskaņojuši? Jā, pieteikumi ir saņemti un nē, nu pagaidām ir tikai tie, kas ir... Kas parasti, jā. Nu, tā kā tradicionāli šī biedrība 9. mājas ir iesniegusi pieteikumu. Tā kā šajā gadījumā nekas tāds īpašs nav. Ir kādas citas pazīmes kādam, kas liek domāt, ka 9. mājas varētu būt citādāks nekā citas skats? Nē, es jau teicu, ka es pilnīgi pieļauju, ka tā nedod Dievs varbūt arī provokācija no dažādām pusēm, un šī sasteigtā likumdošanas iniciatīva, viņa arī uz to norāda. Petersons kundze, es domāju, ka ļoti precīzi sadalīja, kas karogs vai var vai nevar, bet tur arī ir ļoti daudz jautājumu. Redziet, ja kāds franču karavīrs, kurš ir karojis antihitleriskā koalīcijā, atbrauks ar PSRS apbalvojumiem, vai kāds amerikāns, vienalga. Ko tad mēs darīsim? Jā, tur ir padomu simbolika. Un likumdevējiem šeit tomēr vajadzētu mācīt norobežot šīs dažādās lietas. Kāds atskatīt, lūdzu? Ja dosiet mikrofonu šeit. Un tad ik vēl. Jā, Elizabete Kristovs. Es gribēju teikt, no kāda cilvēktiesību un juridiska viedokļa šeit padlābotie grozījumi ir absolūti neskaidri, jo Krievijas un Vācijas himna ir tāda pati, kas bija pasaules karā. Mūzika, vārdi ir citi. Es domāju, ka nav skaidrs, kā to īsti aizliegt. Tad, ja mēs runājam, kas daudziem nepatīk Georga Lentīte, tad atkal viņa ir bijusi arī Krievijas impērijas simbolika. Atkal mums ir, respektīvi mums ir policija, ir lielas pārdomas, ko tad atzīt, ko neatzīt. Vienīgā lieta, kas šeit izskatās arī domātā un gribēta, tas ir ordeņi un tas viss medaļas, un tas ir acīm redzama provokācija, respektīvi, ka policija ir jāpilda tāda provokātora loma, jāiet lielajā pūlī un jāsodā veterāni, tie cilvēki, ko mēs būtībā mēģinām samierināt prezidenta iniciatīvu, kaut kā atrast kopsaucēju. Un šoreiz tas ir ļoti bīstami, ka tas nekārtības jāizraisa policijai, jo citi tur neviens nav pieteicies, tad mēs, lai to dara policija, tas tik tiešām tas ir ļoti bīstami un nevajadzīgi. Jūs piekrītat šādam veidam, kā skatīties uz šeit? Nē, man liekas, es arī varbūt tik precīzi neteicu, protams, bet jautājums ir par to, ka ja tas ir neskaidrs definējums, kas konkrēti ir aizliegts, tad tā ir problēma. Kravcovs kundze, protams, šobrīd tur paplašināja to, kā viņa domā, kas tur ir domāts, ja, bet es domāju, ka kamēr nav uzrakstīts, kas ir aizliegts, tikmēr es arī atkal negribu spekulēt ar šiem te jautājumiem, jo, piemēram, kā es teicu, Lietuvas likumā ir ļoti precīzi uzrakstīts uzskaitījums tieši ar visām tām lietām, kas nedrīkst būt izmantotas un kas tiek sodīts. Nu, labi, ja mūsu likumdevējs tik precīzi to visu uzrakstīs, un mums būs pilnīgi skaidrs, katram cilvēkam, protams, būs atbildība par to, nu, tad kā būtu normāli, ja tas būtu izdebatēts pirms tam sabiedrībā, visi zinātu par to, ka tas ir aizliegts. Nevis, ka, teiksim, šis likums stājas spēkā 7. maijā, un, nu, es negribētu teikt, ka mēs droši vien līdz 9. maijam spēsim viņu visu tā kā nokomunicēt. Ja. Es došu vārdu Ikvelkungam, viņš jau saņas raujās. Lūdzu. Labvakar, Edvards Ikrils. Pēc 2 nedēļām būs 22 gadi, kā Latvija atguva neatkarību. Un šī diskusija liecina, ka mēs joprojām tā kā Hamlets ar savu tēvu ainu veido kaut kādas attiecības, ka mēs gribam attiekties ļoti no savām brīvībām, kā piemērs minēšu to, ko arī Dolga Pavlokungs teica. Piemēram, rītdien plenārsēdē Saeimā atkal būs grozījumi administratīvu pārkāpumu kodeksā, un tie regulāri katru 2. nedēļu atkal ierobežoja personu brīvības, ja, atkal jaunas sodas noskatot. Vai tiešām, kad mūsu sabiedrība integrēties Eiropas Savienībā, transatlantiskās organizācijās, OECD, viņi tik nesaprātīga, kā individu sabiedrība ir, ka viņi vēlas ētiskās normas pārkāpt, ka viņi neievēro likumību, ja? Vai šeit nav kaut kāds cits vektors, ko likumdevējs mums pasaka, ka man, ka individam tev nebūs, ja, kaut gan pats sabiedrība, tā kā augstākā latiņa, augstākā kvalitāte ir. Tas ir viens otrs pa Lietuvu, ja? Es jau 5 gadus pētu, kas Lietuvā notiek, es skaitu arī par šo jautājumu. Piemēram, Lietuvā soda par to, ka jūs variet iegādāties un tiek realizēti
Utenī, ja, vienkārši padomu laika simbolika, ja. Komjauniešu nozīmīgs, tur bija konflikts uz robežu, aizturēt no Baltkrievijas, mašīna iebrauc ar simboliku nokrāsot, ja. Viņi gan nesodīja, jo pēc tam vienkārši konstatēja, ka nav tā vainas pazīme, ja. Bet teikt jautājums, vai mēs gribam, kā likumdevējs, lai ir saskaņa, lai sabiedrība ir dažādi cilvēki, dažāds intereses, dažādi uzskati, ja, mums ar to jāsadzīvo, ka ir dažādība, ja, ka mēs gribam pretstatījumu, ja, nevis harmoniju kaut kādu, ja, tā kā Konfūcijs teica, ka ļāvā visiem ziediem ir vieta, ja, mēs gribam, lai viendabība, tā kā Orvelam, kad ir lielais brālis, kas ir uzrauga. Ir dažāds films, es gribētu dot Hermaņkungam vārdu arī vēl. Šeit pirmo reizi pie mums atnācis. Jā. Paldies! Man drusciņi savādāk būs viedoklis un skatpunkts. Un arī gribētu iesākt ar Margaret Thatcheras bērēm Londonā, kur es nesaskatīju tik daudz tos pretēju viedokļu un kaut kādu izaicinājumu paudēs, bet es saskatīju lielu organizētību, mērķtiecību un tas, ko runāja par Thatcheras kundzes politisko mantojumu, proti, ka demokrātija nav izdabāšana visiem un visur, ka demokrātija nav muļāšanās pa apli, ko mēs kaut kādā mērā arī šovakar dzirdām un pārliecināmies. Jā, un Thatcheras, kā saka, tas mūža politiskais mantojums ir ļoti skaidrs. Viņi noturēja Lielbritāniju kā lielvalsts. To ir viss pateicis. Bet mūsu gadījumā, un es gribētu apstāties varbūt vispirms pie brīvības pieminekļa, ar kuru man bija ne tikai kā garumgājējiem un kā pilsonim darīšai, bet gribētu atgādināt arī to, ka daudz droši vien aizmirsuši, ka jaunajos laikos tika nodibināts brīvības pieminekļa atjaunošanas fonds, un brīvības piemineklis tika atklāts pa jaunam. Tas bija sakarā, apmēram ap to pašu laiku, kad Rīgas 800 gadus svinēja, tika saziedots vairāk kā 600,000 latu. Liela summa, tas nozīmē, ka liela mūsu sabiedrības daļa ir, kā saka, devusi savu ārtavu arī tagad. Un ka visiem kaut kādā mērā ir tiesības tur tuvoties, nolikt savu ziediņu vai vienalga. Kaut vai arī tiem antifašistiem, ja viņi gribētu tur aiziet, lai viņi parunājas paši ar sevi, bet lai neprovocē, lai netaisa tāds neiedzības, tāds notika 16. martā. Lūk, man šķiet, ka te ieskanējās, bet atkal aizgāja prom no tā, ka būtu vajadzīgs atsevišķs likums par brīvības pieminekli. Tā īpašā zona tik tiešām neskan labi, bet ja tas atsevišķais likums būtu ietverts sevī to, ko var darīt pie brīvības pieminekļa, vai, teiksim, arī Brāļu kapos vai Rīgas vēsturiskā centrā, tur tomēr būtu vajadzīgs precizējums. Un te vēlreiz Londona sapratīsim vienu. Brīvības piemineklis nav un nekad nedrīkst būt Latvijas Haidparks. Vienam, teiksim, manuprāt, ļoti elementāram regulējumam tur vajadzētu iekļauties, ka tie brīvības pieminekļi nedrīkst rīkot konfrontējošas pasākums. Kas varētu būt skaidrāks par skaidrs. Un par himnām te izskanēja, tas ir jautājumā par atribūtiku, kas nāk no totalitāriem režīmiem līdz, es domāju, ka Golda kungam un Krievu savas kundzei vajadzētu zināt, ka himnai, PSRS un Krievijas himnai ir tāpat melodija, bet ir citi vārdi. Tātad, tas tāpat kā lībiešiem, Igaunijai un Somijai ir viena himnas melodija, bet atšķirīgi vārdi. Tātad, ja izpilda PSRS himnu ar tiem vārdiem, tā ir atribūtika, simbolika, kas būtu aizliedzama. Citos gadījumos savādāk skats. Paldies. Paldies. Es teikšu, ka pārējiem zālē runāt gribošajiem
būs iespēja izrunāties vēl pēc brītiņa pie tējas, tas mūsu laiks ļoti, ļoti ātri vienmēr paiet, un es gribētu dot tomēr pēdējo vārdu mūsu īpašajiem viesiem, noslēdzot šo sarunu ar varbūt uzvedinošu jautājumu par to, kāds tad ir jūsu prognozes, vai mēs pēc gada šeit varēsim atkal satikties, lai konstatētu, ka mēs esam kļuvuši saprātīgāki, spējuši atrisināt, nepārkāpjot cilvēktiesības, bet sakārtojot kaut kādas speciālas lietas likumos jautājumus, nesasinot to konfrontāciju un tās attiecības, kas nav šobrīd laikam vislabākās mūsu sabiedrībā. Vai tieši pretēji, mēs teiksim, nākamgad jau te varēsim nākt un sēdēt un runāt par to, kā Saeimā tiek skatīta tautas iniciatīva par uzvaras laukumu pārveidošanu, kurā šobrīd mana valsts vāc atbalstu. Radzēvičs kungs, jūsu versija. Man ļoti gribētos, un es ceru, un es arī tādu pārliecību, vismaz par 60% ir, ka nākamajā gadā tas būs savādāk, jo tā kā tomēr, lai gan to varbūt skaļi nepasaka, bet visi saprot, ka tā situācija tomēr ir jāmaina. Un es ļoti ceru, ka 1. jūnijas paies, pašvaldību vēlēšanas noritēs tā, kā tas ir, un vēl nebūs sākušās varbūt cīņas attiecībā uz Saeimas vēlēšanām. Šajā periodā man šķiet ir nepieciešama tieši nevis politiskā diskusija par šo jautājumu, bet profesionālā, lai kā, teiksim, tieslietu ministrs man pārmet tieši šo tiesisko skatījumu uz jautājumu, tad es tomēr gribētu, ka tās politiskās putas būtu jānoņem nost, un man šķiet, ka jārunā tieši par to profesionālo, ko saka tiesa, ko saka juristi, ko saka citu valstu pieredze, lai mēs nekāptu uz tiem pašiem grābekļiem, nemitīgi tiesājoties, mēģinot pierādīt, kam ir taisnība, bet tomēr nonākot pie profesionālas diskusijas, tiesiskas diskusijas, un tad arī pieņemt attiecīgos lēmumus. Un es ceru, ka... Jūs sakat, visi grib, visi saprot, visi jūs arī gribat. Es arī gribu visnotaļ, un tādēļ, jau, redzat, mēs jau tad nerakstītu savus viedokļus, priekšlikums, ja mēs to negribētu. Ja? Varbūt mums dažos jautājumus ir savs skatījums, bet tieši mēs tās visas pūles un savas zināšanas ieliekam iekš tā, lai šīs normas kļūtu pēc iespējas labākas un kvalitatīvākas. Jo tieši šī varbūt tiesiskais vakums dod iespēju, teiksim, ļoti plašām interpretācijām, un tas var rada arī domstarpības, teiksim, dažādi domājušies cilvēkos. Ja? Bet es domāju, ka šeit ir vajadzīga profesionāla diskusija, un es domāju, ja neviens to nerosinās, domāju, ka pēc vēlēšanām mēs varētu rosināt tādu profesionālu juristu, dažādu speciālistu šajā jomā. Vienkārši diskusijā arī paaicināt kolēģis no Igaunijas, no Tallinas, piemēram, vai no Viļņas, vai no citām sadraudzības pilsētām, lai apmainītos viedokļiem, kā tas ir citās Eiropas valstīs. Un tomēr, es domāju, mēs nonāksim pie normāliem risinājumiem. Nākamgad būsim gudrāk. Martīnos, kundze, jūs versija, būsim gudrāk vai nebūsim? Katru gadu jau tā situācija ir mazliet savādāk, un man arī gribas cerēt, ka mēs vairāk apzināsimies tās savas tiesības, brīvības, un tās izmantojot netraucēsim, kā saka, citiem cilvēkiem to darīt, un tas jau arī varbūt ir tādas harmoniskas sabiedrības pamatā, un protams, negribētos, lai atkal tas notiktu kaut kādu aizliegumu, papildus vēl aizliegumu veidā, un teiksim, tā kā šobrīd šajos grozījumos tomēr es uzskatu, ka lai noteiktu aizliegumu, par ko tiek paredzēts sots, šim aizliegumam tiešām ir jābūt konkrētam un skaidram. Un ja ir tik daudz interpretācija, tad tas tiešām atkal rada tiesas procesus par šo un spriedzi sabiedrībā, kas diemžēl nevad uz tādu. Jūs jau sākumā teicāt, ka nekas nemainīsies. Jūs pie tā paliekat, ja? Ziniet, cilvēki parasti tiek iedalīti optimistos un pesimistos. Un pesimists parasti saka, ir tik slikti, ka sliktāk nevar būt. Optimists saka, ir ko. Varbūt. Vai jūs esat optimists? Jā, es diemžēl esmu optimists. Es labprāt gribētu, lai es kļūdos, ja, bet ņemot vērā visu to pieredzi, kā mums notiek, un kā notiek šī konfrontācija, un redzot, ka konfrontācija sabiedrībā tiek veidot mākslīgi, kas ir izdevīgi atsevišķiem politiķiem, politiskiem spēkiem un tam līdzīgi, ja, tad es neredzu, ka mēs varam beidzot atrisināt elementāras lietas. Tas, par ko mēs runājam, manā uztverē ir ļoti elementāri un vienkārši atrisināms.
Šeit tik minēt Tečers kundze, nevienreiz vien, ja? Diemžēl mums tādu, valsts vīru Latvijā nav vai ir ļoti minimāli viņu izpausmes, kur cilvēki ir gatavi pieņemt vienai sabiedrības daļai nepopulārus lēmumus. Pirms vēlēšanām mēs neko tādu droši vien nevaram. Šobrīd, pirms šīm te vēlēšanām noteikti notiks kārtējā konfrontācija, tas, kas saistīts ar mājas svētkiem. Diemžēl nākošais gads ir Saeimas vēlēšanas, Eiroparlamenta, kā tad viens otrs var būt ievēlēts, ja atkal nav šīs konfrontācijas. Skaidrs jūsu viedoklis, Bogdankungs, jūsu optimisms, pesimisms? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākošais gads mēs sarunāsimies pavisam citā līmenī, un ar katru gadu mēs runāsim ar vien labākā līmenī, jo šis dialogs ir jau iesācies ne tikai šogad, tas jau iet un tas turpināsies, un sabiedrība nobriest, sabiedrība sāk atpazīt visas. Viens otru sāk iepazīt sevi, sāk palikt pārliecinātāki par sevi. Un tā sakne jāmeklē mūsos pašos. Mums ir mājas darbi savi jāizdara, un to mēs esam izdarījuši. Dievs dos, mums būs cita Rīgas domes vadība, un tas arī nomierinās prātus un neveicinās provokācijas. Un es ticu, ka pēc 10 gadiem mēs pavisam nerunāsim vairs par šīm lietām. Tāpatās, kā mēs šobrīd nerunājam par to, ka kādam varētu ienākt prātā staigāt ar nacistu simboliku, piemēram, uz ebreju kapiem un vai uz ebrejiem svarīgām piemiņas un traģiskām dienām. Ja tāpatās mēs nerunāsim arī par sirpiem un āmuriem. Paldies. Lemans, jums pēdējais vārds šogad. Tā liela cieņa jāsaka, bet es gribu teikt, ka, kas attiecās uz policiju, tad es uzskatu, ka no katra 16. marta, no šī tā skaitā, no katra 9. māja mēs priekš sevis, kā priekš tiesība aizsardzības iestādes kaut ko mācāmies. Katra, principā, šī te situācija, kas pēc tam tiek nākošos dažus mēnešus iztirzāta, mums ir atkal nākošā gada plānā, mēģināt, lai nekas tāds neatkārtojās un vēl to pamodelēt vēl tālāk, kas vēl varētu notikt tik līdzīgs. Es vismaz no policijas viedokļa teikšu, ka es ceru, ka mēs strādāsim labāk, efektīvāk, bet tas, kas mani turpina uztraukt, un tie faktori jau patiesībā tika pieminēti, tomēr šis jautājums nekad nepaliek tajā līmenī, ka iet divas vienkārši demokrātiskā sabiedrībā esošas grupas, kuras cilvēku grupas, iedzīvotāju grupas, kuras grib vienkārši paust savus viedokļus. Diemžēl vienmēr par šo te jautājumu, no šī te jautājuma tiek veidot politika. Labēji vai kreisēji, bet veidot politiku. Un kamēr šogad mēs mēģinājām maksimāli censties arī no tiesībai, no iekšlietu ministra pozīcijām pazemināt šo te līmeni tai uzmanībai, kas tiek veltīta sagatavošanās darbiem, milzīgajiem policijas resursiem, milzīgajai tādai aktivitātei, kas tad būs tai 16. martā. Ministrs centās iespējami maz, iet televīzijā un lai visu laiku neteikt, ka tas ir galvenais valsts pasākums. Bet tātad, kamēr, es gribu teikt, kamēr mēs tomēr tas nepaliks par pasākumu, kur tiešām cilvēki pauž savus viedokļus, bet kamēr uz tā tiek taisīt politika, es gribētu teikt, mēs atgriezīsimies arī nākošgad tuvu tam, kā tas ir šogad. Paldies! Es no savas puses turpinot un piekrītot, teikšu, ka likumu ar likumu droši vien izmainīt nevar, tā kā būs vien jāmaina likumi. Paldies jums visiem liels sirsnīgs par piedalīšanos un interesanto sarunu. Es aicinu iedzert tēju, kafiju vai vēl kaut ko un tiksimies atkal pēc mēneša. Paldies!